Podkāsta draugi Spilva, Labreins. Zini, ko es sapratu, ka šis ir pirmais gads manā dzīvē, kad es ieeju jaunā gadā ar sajēgu, kas man ir jādara. Roļaks ar giču un skan country. Un es tā, tas ir joks? Nu, redzēsim, kas ar to auditoriju. Es nezinu, jo godīgi, bet man liekas, tas ir tas, kas man jāizdara. Nu, ja neizdosies, pofīgi, bet jāpamēģina. Ir cilvēki, kas sev turpinās šaustīt līdz 100 gadu vecumam. Kā saka, vienīgais īstais, kas pasaulē reāli eksistē, ir tā kā sāpes. Tā kā pārējais viss ir mirklis pa lielam, tā kā kaut kāda laime. Es neticu tādam konceptam kā laime, man liekas. Laime ir viens brīdis, tev pēc otra brīža tev var uzkrist fucking akmens uz galvas, un tad tu jutīsi laimi, tu jutīsi sāpes, vienkārši rītīgi sāpes, un tas ir tiešām, kas ir īsts, tā ir konstante. Jā. Iepriekšējos gadus bija tā, negribās teikt pasmagāk, bet bija tā intensīvāk, tāpēc man dažreiz liekas, man šobrīd ir vienkārši 34 gadi, man liekas, ka es daudz ko, pieņemsim, nerūpīju, vai ne? Dēļ kaut kāda iespējams, kaut kāda brīvā laika, kas varēja būt, bet tā vietā vienkārši ir, tā kā jāaudzina dēls ar autisko spektru, kas paņem daudz laika, vai ne? Oh my God, tad, kad es dzirdēju, kad ir cilvēki, kuriem neskan balsis galvā, es gandrīz sajūgu prātā, es domāju, kā tas var būt. Esiet sveicināti jaunākajā izgaismotas epizodē. Klāt ir otrdiena. Tas nozīmē, ka klāt ir jauns stāsts. Un šajā reizē mans sarunu biedrs būs Rolands Čē. Roļikam pavisam drīz būs jauns albums. Citādāks nekā varbūt daudzi viņu ir pazinuši iepriekš. Mēs ar Rolandu runāsim par ko mēs tik nerunāsim. Bet tā centrālā as būs dzīve. Nu, čau! Pirmais dublis. Jā, kā tu jūties šodien? Šodien, kā es jūtos? Jā. Šodien jūtos izstaigājies. Jau pulkstens, cik ir no rīta, tagad 11, ja? Cik tev soļi jau tagad ir? Man šobrīd ir 9800 soļi. Iedomājies? Jā. Tu esi labi pastaigājuši. Tu biji sporta zālē jau šodien. Es biju sporta zālē. Un sporta zālē ir viens tāds triks, kā krāt soļus. Nu? Tu staigā starp setiem. Ko tu ej sporta zālē? Nu, es šeit aizēju, Ko dari sporta zālē? Tu kaut ko jā, tāds funkcionālais treniņš. Un tad tu pasēdi uz soliņu, pasēdi telefonā, vai ne? Nu, nē. Nē, es tev nepārmetu. Tas nav nekas slikts, viss kārtībā, bet es vienkārši tev uzdodu jautājumu. Tas bija jā vai nē jautājums. Es eju pie trenera, tā kā uz grupu treniņu, līdz ar to tur nav variantu. Nē, tas jā. Bet viņš neļauj arī, ka tu kaut ko izpildi, tad tev jākustās uzreiz, jāstaigā kaut kā, jā? Tev arī tas nav par telefonu sēdēt. Tu vari arī sēdēt telefonā, vienkārši tev ir atslēgas moments, kad tu nesēdi, kad tu kusties. Kad tu staigā vienkārši. Un tu reāli, cik es izrēķināju, tajā kaut kādā 1,5–2 stundu džima sešanā, ja tu staigā starp setiem, tu sakrāji kaut kāds 3000 soļus. Tas ir reāli, tā ir trešā daļa no tāda minimuma, ko tev ir jāizdara, bet piektā daļa no tāda reāli optimālā, kur tu jau, tu dedzini taukus jau, zini. Bet ļoti labi, tu īstenībā apvieno treniņu ar vēl kaut kādu to kāju treniņu, iešanas treniņu. Tas arī ir. Jāstaigā ir, jā. Tas ir tiešām, ja tu gribi būt formā, tad tev obligāti ir jāstaigā. Jo, pieņemsim, man nenormāli besīs skriet. Tev besīs skriet? Es nespēju izturēt skriešanu. Man tiešām nepopulārs viedoklis, bet es uzskatu, ka skriešana reāli neveselīga. Viņa nav laba cilvēkam. Bet zini kā? Labi, par to mēs vēl varam parunāt. Man arī tā kā riktīgi nepatīk skriet. Jā. Riktīgi nepatīk skriet. Jā. Jo es nemācēju to darīt pareizi. Nu jā. Nu, ok, labi. Es klausos, es esmu visu uzmanību. Es tev izstāstīšu arī pēc tam, kā es sāku skriet, jo man tiešām nepatīk skriet. Un kā es iemīlēju to darīt. Okay. Jā, un tas man pašai bija liels pārsteigums. Es šobrīd heitoju, bet es tiešām gribu dzirdēt, kas pieņemsim ir tavs moments, kas tev tiešām lika iemīlēt skriešanu. Es arī esmu skrējis, es piedalījos arī izaicinājumos, kas ir konkrēti brendu. Jā. Mans lielākais moments bija laikam 12 kilometri, bet vēlns pāris tenderi. Man likās, ka man nokritīs gabals, burtiski. Viņš nav baudāms, un man visu laiku durās sānā.
kad es to daru. Man nav kā cita, man nedurās sānā, Kristīna. Bet Rolā, es domāju, ka tu vienkārši izej ārā un tā kā sāc skriet. Un sāk durties sānā. Bet vajag iet un skriet. Nē, iet vajag, nē. Ne, tu tā kā paej, paskrien. Okay, un tad tu tā kā pieradini to savu sānu. Tas ir tas mehānisms, jā? Tas ir tas mehānisms. Un nebarīties, piemēram, pirmajā reizē vispār tur iet 2 minūtes un 1 minūte skriet. Jā. Nu labi. Nē, viss kārtībā. Man šitas vienkārši bija jāizlaiž. Es nereti strīdos ar saviem draugiem, kas ir skrējēji. Nu, tā kā, nē, tas, protams, tas nav tāds... Tas nav tāds globālais heits. Tā kā, es tiešām tā līdz galam nedomāju, bet man patīk iesmiet par to bišķiņu, jo... Es nezinu, man liekas, tā ir kaut kādā veidā vismokošākā no nodarbēm, ko tu vari fiziski darīt. Tas, ko es gribu teikt, cilvēki ejiet. Tas ir vismaz, tas ir bare minimum. Jā, iet un tur nekas nesāp. Jā. Tev ir sanācis redzēt šo podkāstu, vai nav sanācis redzēt? Nav. Fragmentāri. Ļoti labi. Tad varbūt tu nezini, kas ir parasti sākuma daļā. Es zinu, kas ir vadītāji šim podkāstam. Tas jau ir daudz. Klausies, tātad sākuma daļā pašā ir saruna drusku par mūziku. Aha. Nē, mums būs vairāk arī saruna ar katru viesi. Jebkuru viesi. Jūs runājat par mūziku? Jā. Jebkuru. Ar jebkuru. Nevis tikai ar mūziķiem. Jā, ne tikai ar mūziķiem. Tu man neuzskata mūziķi nemaz. Jo, zini kā? Jo es eju uz plašu veikalu. Okay. To gan es redzēju to momentu. Nu, redzi, tad jau dāvināji. Platas, jā. Kaut kam nesen tu dāvināji platas. Nesen kādam dāvināju. Un es šodien arī tev, man ir kaut kas paredzēts. Plate. Jā. Man tiešām būs iegādājis plašatskaņotājs. Jā. Vispār jau tev vajadzētu. Tu zini, man šeit arī ir viens... Atkal. Viens opozicionārs viedoklis par datu nesējiem. Par datu nesējiem? Nu jā, zini, man bišķiņi liekas... plaša atskaņotāja tāda bišķiņa pa sarežģīta tā ģēle, tad ar baigo rūpību jāizturās. Bet tas ir laikam priekš manis, un varbūt tā ir mana 90 gadu nostalģija, bet es ļoti, ļoti mīlu kasetes. Tu klausies vēl kasetes? Jā. Jo, Haidi, būtu zinājis, tur, kur es eju izvēlēties nekas, viss kārtībā. Tur Daunstrītā ir arī kasetes, būtu tev kāda kasetes. Tu man dāvinās plati, jā. Tevis dāvinātā plati pievienosies manai 3 plašu kolekcijai. Nu, un tad varbūt būs laiks, varbūt tāds... Kādreiz man bija daudz platas mājās, man bija čomakam, kad mēs talsos muzicējām, viņam bija tā kā, reālais turntables, ar ko viņš tā kā, skrečoja, un darīja mākslu. It was nice, bet varbūt arī vajag. Es tagad pārvācos uz māju, tā kā varbūt īstenībā tur būs vieta arī plašā atskaņotājiem beidzot īstenībā. Kā domā, ko es tev varētu būt izvēlējusies? Vai nu rap, vai nu country, vai arī Zāras Larsonas jaunāko singlu Midnight Sun. Es ceru, ka 3, protams. Nē. Nebūs. Bet tu rāpīji ar vienu no tiem pirmajiem. Bet tā kā es tagad izvēlos to, kas tev ir aktuālāks. Tad jau tu saproti, kas būs. Visticamāk, tu zini šo mākslinieku, jo tu esi diezgan zinošs mūzikā. Tad jau varbūt tu pats pastāstīsi. Ja tu nezinās, tad es pastāstīšu. Dod šurp Nardwar. Ok. Zini tādu? Jā, es zinu Chris Stapleton, jā. Tas ir Chris Stapletons. Un domājot par tevi, tad es mēģināju to asociāciju kaut kādu arī vilkt, un tad mēs Daunstrītā ar Mārtiņu tur runājām, un tad mēs kaut kā nonācām pie šī mākslinieka, tāpēc, ka viņš ir tāds country mūzikas pasaulē viens no tādiem autentiskākajiem māksliniekiem, kurš vēl varbūt ir tāds vecās skolas mākslinieks, kurš vairāk arī dzied tādā blues manierē, country. Jā, un ka man ļoti patika arī tas, kas par viņu bija, ka viņš ir tāds... ka viņš nesako tādam mainstreamam, ka viņam ir... Jā, principā viņš dara to, ko es pats arī mēģinu vispār mūzikā kā tādā darīt, ka viņš uztur žanru tīrību, principā. Jā, vai ne? Jā. Ja tu dari kaut ko, tad eksperiments ir forši, bet eksperiments, kur tiek samiksēts, pieņemsim kaut kāds žanrs, un popmūzikas elementi, tas vairs man neliekas īsti eksperiments, tas man liekas vairāk tā kā aprēķins. Jā. Saprot, eksperiments ir, ja tu saliktu tiešām kaut kādu blūzu veco, es nezinu, ar kaut kādu afrikāņu tautas mūziku, tad tas būtu rītīgs eksperiments, ka tu nedomā par obligāto kaut kādu sasniedzamo lietu, kas ir vienkārši auditorija un varbūt tur biznesa vai blablā un tā.
Bet Kris Stapletons, jā, bet viņam mega balss vienkārši. Es katru reizi klausos, man tāds, ko es vispār te daru. Nu, tagad tev būs arī plāte. Reāli, paldies. Es vakar tieši klausījos viņu... Tu vakar tieši klausies viņu, ja? Tas bija vai no vakar vai aizvakar tas bija, un tas bija NPR Tiny Desk koncerti. Tu zini? Nezinu Tiny Desk koncertus. Nu, nezinu. Tas amerikāņu nacionālais mēdījis. Tas tā kā mums ir sabiedriskais mēdījis tikai Amerikā. Un viņi tur tajā bibliotēkā taistos koncertus. Saucās tur visādi mākslinieki. Es neticu, ka tu nezini. Tu neapzināti to zini. Es neapzināti varbūt to zinu. Jā. Šitas ir nice. Kurš šito albumu gan es Man vispār arī patika tur tie dziesmu nosaukumi, tāpēc es arī tur bija tādi... kas man šķiet, tev varētu derēt. Country mūzika ir vislabākais. Ir ļoti labi. Visos ir kaut kādas sāpes iekšā, lielā daļā kaut kāda dzīves tāds skaudrums. Tu jau tur redzi, vai ne? Protams, jā. Interesanti arī producējis ir viens cits, tā kā čalis, ko sauc Deivu Kobu, kurš pats par sevi ir zināms mūziķis. Viņš arī palīdzēs producēt. Nice, paldies. Nu šis Džeks vispār, cik es sapratu iepriekš arī sarakstījis citiem māksliniekiem kaut 150 vai vairāk dziesmu, un tikai tad arī pats arī pievērsies tam visam, kas man ar šķiet forši. Tu zini Williju Nelsonu? Nē, nu man, sorry. To gan es zinu. viņš laikam vai vakar vai aizvakar izdevu savu 156. albumu. 156. albumu. Kā tas ir iespējams? Kā tu domā, varbūt tā kā lielisks 156 albumos? Es nedomāju, ka tev var... Es to skatījos citādāk. Man tāds, wow, tu tiešām var izdot vienkārši 156 albumus? Jā. Es domāju, tas ir sasniegums pats par sevi. Tā kā, droši vien, ka nē, atbildot uz tavu jautājumu. Visticamāk, ka nē, bet ne par to, man liekas, īsts ir stāsts. Šeit vienkārši tas ir, man uzreiz ieblies tas, ka, par to ražību. Protams, jebkurš iespējams varētu. Mēs arī varētu kaut kādā mēneša laikā izdot 300 albumus, jau baigi gribētos, bet es neticu, ka viņš ir tas, kurš baigi palaiž kaut kādas kvalitātes standartus, baigi zemu, lai vienkārši spētu uzražot. Es domāju, ka viņam tas kas ir tas kaut kāda attiecība, tas ratio, kur ir kvalitāte un ražība ir diezgan labā līmenī, un tāpēc tas liekas, wow! 156 albumi. Tev pašam būs tagad vasarā, pirmais albums, kas būs citādāks nekā tas, ko tu esi radījis iepriekš. Jā, un tagad tev ir tāds vispār intensīvs laiks, tev ir daudz sarunu, interviju visticamāk arī gan šajā posmā, gan uz priekšu gaidāms. Kā tu jūties par to, ka tu, tad ir tas mirklis, ka tev ir tik daudz to darāmo lietu? Ir runājamo? Jā. Par runājamām lietām man liekas, man pašam ir tā kā... Es neesmu baigais runājamais čalis, vai ne? Bet tas ir tikai tad, ja man tā kā nav ko runāt. Ja man ir ko runāt, tad es diezgan labi runājamais čalis. Tāpēc es arī mēģināju, pieņemsim, tagad man nāk ārā albums, un šis ir tāds moments, kur ir tā kā sakrājies, un ne tikai tas, ko tu ieliec dziesmās, bet sakrājies arī tā pati dzīve, kas nāk līdz tām dziesmām, vai ne? Tu tā kā uzrakstīsi tās dziesmas, tu esi saprats, par ko tu viņas raksti, un tur vēl no tās dziesmas paliek pāri jau arī vēl kaut kāda ekstra sajūta par to, ko tu darīji, kad tu to dziesmu rakstīji, kā tu jūties, vai ne, ko tu neieliec visu līdz galam dziesmā. Tas ir, pieņemsim, tāpatās, kā, ja mēs būtu tagad koncertā, es varētu bišķi kaut ko par to pastāstīt. Tāpatās es tagad esmu podkāstā, es par to bišķiņu, tā kā varu pastāstīt par sevi. Man tas ir aktuāli, un tas ir aktuāli tad, kad man pašam gribās par to pastāstīt. Tā kā man ir daudz atliktu interviju, kuras es esmu noraidījis pēdējo, gada laikā, vienkārši ar tādu tīru, vienkārši piebildi. Parunāsimies, bet man gribēsies. Jo tad tev, tas nav tā, ka es mēģinu kaut kādas spēles noteikumus vadīt, bet tā pati intervija būs daudz kvalitatīvāka, ja man tiešām arī būs vilkme dot pretī. Un prieks, ka, pieņemsim, es jau tev arī uzsaprasījos pats uz šito interviju. Labi, tev jau ne, bet tu jau tāpat jau bet man prieks vienkārši, ka cilvēki arī ņem to pretī, un ir gatavi, ka nav tā, ka, whatever, kad atrodas laiks, un es to novērtēju, un tas ir ļoti forši. Jā. Un tu jau tāpat,
Uzprasies vai nē, bet es tev tāpat zvanītu, bet tieši par šo laiku, kad ir tā saruna, jā. Es ticu, jā, bet vienkārši tā ir tāda praksa, ko es pats tā kā, ko es pats mēģinu darīt, jo, kā es teicu, tas būs kolektīvāk nekā, ja tu man uzrakstītu kaut kādā citā momentā, iespējams, es būtu, nezinu, tur draņķis, vazāņķis un negribētos nevienu runāt, bet aiz cieņas pret tevis te atnāktu, vai ne, un tad mums būtu kaut kāda švaka saruna iespējams, vai ne? Tagad man liekas, ka man pašam gribās runāties ritīgi forši, un tāpatās pieņemsim ar kaut kādiem, nezinu, arī ar... kaut kādā brandu dīlēm. Ja man gribās ar kādu brandu sastrādāties, es pats aizēju un sameklēju viņu un uzrunāju, un es atrodu, kā es varu viņu papildināt, kā viņš man var papildināt, un tas viss iet roku rokās. Tā kā jā, un tagad ir diezgan darbīgs laiks. Bet tu, zini, ko es pamanīju? Tas bija laikam 31. decembris vai 30. decembris 2025. gadā. Zinu, ko es sapratu, ka šis ir pirmais gads manā dzīvē, kad es ieeju jaunā gadā ar sajēgu, kas man ir jādara. Bet tā ir tāda laba apziņa, ne? Laikam jau, jā. Jo visu iepriekšējos gadus ir bijis vienkārši tāds, katrs jaunais gads ir bijis tāda pelēkā zona, vai ne? Tas droši vien attiecās uz to, ka uz manu profesionālo darbību, man nav normēts darbs ar, nezinu, sociālām garantijām vai vēl tur kaut ko. Viss ir tāds maza azartspēle, vai ne? Vai tev tur uzaicinās tādiem končiem, uz tādiem un šitādiem končiem uzaicinās, vai vispār tev uzaicinās uz končiem. Un šogad es vienkārši to visu pagriezu otrādi. Šogad es pats rīkoju tos končus, biļetes gaisā. Un 100 reizes riskantāks moments, bet man liekas, tas vienkārši bija tas, kas man bija jāizdara. Un zinot to, šobrīd vienkārši ieejot tajā jaunajā gadā, es zinu, ka man ir vienkārši uzdevumi, kas ir jāizpild, kas ir manā kontrolē, ko es varu vienkārši maksimāli izdarīt. Un tas iedod tādu, ja ne labu, tad ļoti, ļoti interesantu sajūtu. Man liekas, tas kaut kāds pagrieziena punkts, kas man bija nepieciešams. Tu varbūt tas ir tā kā atradis tādu savu būtību skaidrāku, jo mēs jau dzīvē bieži vien lielu daļu savas dzīves esam, liela daļa cilvēku ir tādā īpaši radošajā pasaulē, ir tajos meklējumos nepārtraukti. Es vienkārši, man liekas, drosmīgāks spēr soļus pretī tam, ko es gribu vienkārši no sevis laikam. Jā. Jo visu laiku ir kaut kāds iepriekšējos gadus likās, ir tāda dancināšanās apkārt un tāda nenoteiktība, vai ne? Bet tagad vienkārši, ka pieņemsim, tagad es izziņoju savu koncertu tūri, vai ne? Tas ir ļoti riskanti, tas ir visu uz manu atbildību, bet es kaut kā... Un tas vēl vienkārši, tas man arī bišķiņ dod pa pauri, man ir tā vecā labāka, draugi dienu jau tagad šito skatioties, atkal smiesies, ka es atkal šito bringoju augšā, bet man vienkārši ir tāda vecā kaut kāda traumiņa no bērnības laikam. Kad gāju pie psihoterapeita? Es kādreiz biju pie psihoterapeita. Es kaut kad esmu, jā. Bet, kaut kad ir būs, un tad viņi tur prasa par tām bērnības lietām, un pat sūdīgāko atmiņu un tā. Tad es izstāstīju, ka man tur bija kaut kāda zimene, ka draugi man vienkārši uzmet, un tad viss vienkārši bija tāds viens moments, kur es vienkārši stāvu viens pats, un esmu tagad pilnīgi viens, vai ne, un tagad pilnīgi vientulība, un blā. Un tas man vienkārši kaut kā visu laiku nesās kāpi līdzi, staigā līdzi. Man liekas, ka uz nevienu koncertu man nekad neviens neatnāks. Un visu laiku ir tāda sajūta, viņi nepamet. Un vēl jau vairāk, ja tu uz šitādiem koncertiem, kur tu pats visu ar atbildību ņemies, tad tas ir vēl vairāk iko iekšā. Bet es kaut kā, man liekas, ka neapzināti vienkārši es izvēlēju šito profesiju, lai kaut kā to veidā to atrisinātu, man liekas. Bet es te domāju, tā kā šie būs tie koncerti, ko tu tagad esi izsludinājis, tie būs būtībā ar tavu jauno virzienu saistīt, vai ne? Jā. Un vai tu zini, kas ir tā tava auditorija šobrīd? Jo iepriekš, tā kā bija diezgan skaidrs, kas ir tava auditorija, tad, kad tu uzstājies, vai ne? Un tagad, tagad jau apjaut, kas ir tie cilvēki, kas ies uz tiem taviem koncertiem? Paeksperimentēsim, redzēsim. Sajūta ir. Tur ir tā pati vecā porcija ar iepriekšējiem faniem, kuri tāpatās kā es redzu cauri, tas varbūt izklausās baigi debīli, bet vienkārši redzu, ka, principā mainījusies jau ir skaņa, tas kodols jau ir pa lielam tas pats, tur tas tā man personība, tur ir tā pati. Bet es nezinu, ja tā ir tur ja tā ir tur Omei uz Lāčplēša ielas, kur toreiz man šitā saķēra un teica, bet baigi labs tas jaunais mūzikas, vajag pateikt, ja viņai bijus tie 20 eiro, tad moški viņi arī atnāks. Būt forši, ne? Jā. Tā Omei bija pat citu laikam lieta, bet tas bija rēcīgi. Kaut kā pēdējā laikā. Tev pienāca klāt, jā, tā? Un ieķērās ritīgi rokās, un man liekas, kas nu būs, ko es esmu izdarījis.
Nē, viņi laikam stāstīja, cik labi es dziedu tajā tur šovā. Man liekas, Jā. kaut kas tāds, kaut kāda opera, kur es dziedāju, kaut kas tāds, jā. Bet, nu, jā. Nu, redzēsim, kas ar to auditoriju. Es nezinu, jo godīgi, bet man liekas, tas ir tas, kas man jāizdara. Nu, ja neizdosies, pofīgi, bet jāpamēģina. Ir cilvēki, kas sev turpinās šaustīt līdz 100 gadu vecumam. Nē, nu gan jau izdosies. Tāpēc, ka, tā dziesma jau, es domāju, daudz dziesmas, nu jau daudziem patīk. Tā tik ir mērce. Gatavota no certificētiem tomātiem. Pilva labi, iet kopā. Es atceros to brīdi, tad, kad es aizbraucu pie tevis uz tavu studiju. Jā. Ienācu iekšā. Jā. Tad tas vēl nebija tā kā publiski zināms, principā, ka tu ej šajā žanrā, kas ir country. Un es ieeju pie tevis studijā, mēs filmējām pirms Ugandas brauciena. Jā, atceries, un es skatos roļiks ar giču un skan country. Un es tā, tas ir joks. Un tad es nākamajā mirklī ieraugu to tavu aizrautību, kas ir tev klausoties un dziedot līdz tam čalītim, kas tur skanēja. Un tad tu pats vēl kaut ko no sava gabala nospēlēji. Un es sapratu, nē, tas nav joks. Es pieļauju, ka daudziem varbūt tajā sākumā šķita, vai tas ir... Un ap citu man vēl tagad kāds jautāja, bet vai Rolandam tas ir tā kā... Es tad lietošu tādu barbarismu prikals, tā kā jā, šo spēlēt. Un tad, bet tas nav. Tā ir patiesība, tā ir īstenība tava. Jā, pirmām kārtām. Jā, man likās, ka tad, jā, es tagad atceros to momentu. Jā. Man likās, man tas bija bišķiņ izdzis no atmiņas, ka toreiz. Tad, kad mēs filmējām tieši tīzerus visi, jā. Jo visi pārējā branža uzzināja, tu tieši Ugandā, ka es tur kaut ko vauroju, tur teicu, wow, tur Jā, vakarā. Man likās, ka tu arī, bet tu ātrāk jau apzinājies, jā. Bet tā, pagaid, ko tu jautāji, sorry? Nu, labi, par to, ka tas ir par īstam, vēl pirms tu padomā par to par īstam, ja tiešām pēc tam mēs nonācām Ugandā un nogājām visu to mūsu pārgājienu daļu, un tad pēc tam mēs visi apsēdāmies pie galda, un tad tu spēlēji, medību laukus, un bija, tas bija viens īstenībā no tā visa mūsu kopīgā ceļa tādiem īpašākiem mirkļiem. Un tas ir, tagad pat atceroties, man liekas, tas bija kaut kas brīnumains, ka mums bija iespēja to piedzīvot, ka tas vēl nebija nekur iznācis ārā, bet tu tā kā ļāvi mums ieskatīties tajā savā slepenajā pasaulē. Neviens, protams, arī neprasīja. Bet es biju ļoti excited vienkārši. Es vēl aizvien esmu excited par to kantriķi. Man vienkārši liekas, ka es nezinu... Es neko tādu neesmu. Man zini kā, man tas tā kā daļēji arī liek to darīt, jo es neatceros man kādreiz rītīgi iekikoja viena mana čomaka sacītais, kad principā par mūziku viņš teica vienkārši taisi to, ko pats nekad neesi dzirdējis. Man liekas, tas ir pats labākais vienkārši veids, kā domāt par kaut kādu, vispār par jaunradu kā tādu, man liekas, ne tikai par mūziku. Protams, tā kā mēs ietekmējamies no visa, vai ne, un mēs ņemam pa kaut kādiem daļiņām kaut ko piemeklējam sev un uztaisam savu īpašo ķīmiju, bet tā kā tiešām tas ultimate mērķis ir vienkārši, kad darīt kaut ko tādu tiešām, ko tu pats neesi dzirdējis. Ja godīgi, tā kā country mūzikā es nebiju dzirdējis, ka latviski kā neviens šitā ten močī, un nav tā, ka es negribētu būt to dzirdējis, vai ne, bet tas vienkārši tā nebija. Man bija tāds, wow, tas vēl viens foršs iemesls, kāpēc to darīt, neskaitot tikai to, ka man patīk dziedāt pa nāvi, zini. Un tā, jā. Bet cik tev tas pašam varbūt bija emocionāli, nezinu, viegli sarežģīti, tā kā apzinoties to, ka kaut kāda liela daļa Latvijas tevi redz kā to skarbo roļiku ar tām dziesmām, ko mēs esam dzirdējuši iepriekš, un īpaši arī hip-hop pasaulē. Jā. Tas ir tā kā, tas ir... Es nezinu par to nosacīto ārpasauli, bet man bieži vien cilvēki jautājuši, kā tev tagad reperi, bet... es kārtējo reizi varu nodot vislielākās mīlestības saviem amata brāļiem reperiem, tā kā es nezinu, vai ir citas vēl
vairāk open-minded komūnas Latvijā, kādi ir reperi. Nu, tā kā tiešām viņi tā kā rubīja fišku un viņi saprot, par ko tas ir. Un neviens, es nezinu, nu, tā kā acīs man neviens neko slikti nekad nav pateicis, bet nu, tā kā ir bijuši tikai un vienīgi komplimenti. Un es nezinu. Ne, man vispār tā hip-hop pasaule, nu, man ir palēmējies, ka manā arī tādā, varētu jau pat teikt, draugu lokā ir šie cilvēki daži. Un tad, zini, kāda man ir citreiz sajūta, ka viņi pastāv ļoti viens par otru. Un man ir bijušas kaut kādas situācijas, kad kāds kaut ko man tur ir publiski aizvainojis vai kā, nu kaut kādi drausmīgi, draņķīgi komentāri. Un starp citu Prūsaks, es pat nezinu to. Un es pēkšņi ieraugu, vai kāds man pārsūta, kur Prūsaks tam cilvēkam kaut ko tur dod pretī. Vai kaut kādās situācijās ir man tur rakstījis, ka tu zini, ka tev ir tur aizmuguri. Un es to ārprātīgi novērtēju. Un man šķiet, ka tu arī tajā saziņā, cik man ir bijusi ar tevi, tu esi arī tāds pats cilvēks, ka jums ir tomēr tāda brālība. Diezgan nu, tādā... Tur ir kaut kāds piederības aspekts. Tas vienkārši cik hip-hops ir daļa no tevis. Tas vienkārši izveido tevī tādu, nezinu, tā kā atbildības sajūtu par to, kam tu piederi. Un līdz ar to tev ir tā kā, nu... Tev ir jābūt atbildīgam arī par citiem tādā ziņā. Un Prūsa gadījumā vēl pēc tam respektu, ka tiešām, ja viņš stāv par savējiem, tas ir redzams un acīm redzot, to es viņa savējais. Bet kas ir tas viens moments, ka tiešām, kur es redzēju, protams, kāds kādu par kādu iesmēja, kādam nepatīk tur viena drēbe, kādam liekas, ka viņš nepietiekami tur labi ieliek konkrētu vārdu vai nepietiekami labu tehniku. Zini, kā tie tāds profesionālais kretīnisms jau eksistē visās komunās un tam līdzīgi, bet pieņemsim viens labs piemērs. Kad Krievi iebruka Ukrainā 2022. gadā, pirms 4 gadiem, un Skutels bija iniciators labdarības koncertam, un tur tā kā, lai arī cik frontēs, nometnēs un kādās tur sazarojumos mēs nebūtu, tā kā es neredzēju vispār nevienu iebildumu ne no viena par to, kāpēc vai tur vajadzētu vai nevajadzētu iet visi kā viens, vienkārši gāja un neuzdeva jautājumus, un es nezinu, tā kā, es netaisos tagad lielīties ar kaut kādu mūsu komunas spēku vai kaut kādu saliedētību, bet, es nezinu, tādā virsūdens redzamajā Latvijas mūzikas ainavā neviens citu komunu tā nesagāja kopā vienkārši. Man liekas, vēl no citiem, no popmūziķiem arī dzirdējām kompliments reāli. Tā kā vēlns respektu, kā viņš šitā vienkārši var, tā kā reāli sajiet kopā un nekasīt viens otram acis ārā, bet vienkārši paņemt vienu mērķi labā un uzbēst konci un dabūt naudu un noziedot, lai fucking okupanti iet pie velna. Kā tev tagad ir? Vai tagad tu tieši tajā savā radošajā, labi, tagad ir skaidrs, ka tev ir maksimāls darbs pie jaunā albuma un tur ir ļoti daudz jāstrādā, bet vai tev vēl, es nezinu, prātā kaut kādos nostūros ir arī, tur varētu arī kādu dziesmu hip-hopā uztaisīt? Nē, es taisīšu dziesmu hip-hopā. Bet, protams. Man kaut kas tev bija jāpajautā. Nē, viss kārtībā. Man nesen bija arī tāds pats, tieši tāds pats jautājums. Bet kā tu savu dziesmu, tagad mēs runājam par koncertiem vienā no vietām, kur uzstāšos. Bet kā tu savus dziesmas nevienu? Es tā kā, nē, bet pagad, nebūs vairs roļīgs. Es saku, būs chill. Viss būs kārtībā. Bet nē, zini kā ir... pa lielām šaibām, kā sacīt, jāsaka, jā. Es iedzeršu ūdeni. Man jāpadzerās, padzeries ūdeni, savs mute jau. Jā. Hip-hops. Zini kā, hip-hops man vienkārši ir muzons no bērna kājas. Es sapratu, bet sapratu, tu biji teicis, pēc tam bišķi pārtrauc, bet tu biji teicis, ka tu kaut kādu dzīves posmu vispār skaties no tādas hip-hop prizmas, kaut kādu daļu, vismaz kaut kad uz iepriekšējās sarunās to es to teicu. Jā. Tā kā hip-hops ir, es nezinu, var citu mūzikas veidu, kur tā kā hip-hops tiešām ir tas, kur tu baigi daudz pāridentificējies vienkārši ar tām lietām. Kad tas kļūtas, es nezinu, kaut kā, kad es vienkārši tā kā, zini... Es kaut kādās Spider-Man analoģijās varu runāt. Zinu, ka Venoms, ka tev pārņem, ne obligāti ļauns, tas simbiots, tas tēls, bet vienkārši viņš tev tik ļoti pārņem un tu tā kā
Nu, manā gadījumā es bišķiņ kaut kā pāridentificējos, tā kā, un vienkārši tā dienas beigās tāpatās, tā ir vienkārši sociāla loma, vai ne? Tas ir tā kā, tas ir kaut kāds vienkārši, tā ir kaut kāda persona, ko tavs ego vienkārši uztaisa. Un pieņemsim, ja man jābūt ar dēlu kopā normāli, tā kā, viens pīpis, vai es tur māku, tur ritīgi afigeni repot un ritīgi labi tur, nezinu, ģērbties un tam līdzīgi, vai ne, man ir jābūt vienkārši tēvam tajā brīdī, un visi tie lēmumi, ko tu pieņem dzīvē, iet cauri vienkārši caur tās reperu prizmas, vai tev kā reperim šis ir pieņemam, vai kā šis ir pieņemam, aizbirstot vienkārši par to veco labo patiesību, ka tu esi cilvēks, zini, kā, nevis reperis. Un tas manā gadījumā sāk bišķiņ kost kājā. Tā ir jābūt kājai. Tā ir jābūt kaut kādai ķermeņa daļai labākajā gadījumā, nevis tā kā visam tavam ķermenim. Jo tad vienkārši, ja nedodies kaut kas tur sajiet grīstē, tur, vai ne, nezinu, tev tur vairs nesāk klausīties, vai tur kaut kas, tur nezinu, vēl tur kaut kas neaiziet, un tad vienkārši viss brūk un jūk, un tad vienkārši no tā bišķiņ vajag paiet, man liekas, ka nostāk, un šajā gadījumā, man vienmēr ir bijusi vēlme vienkārši arī, es nezinu, ko es citu dzīvē reāli gribu darīt. Viss tā, tas universs, viņš iet lielam ap mūziku, ap mani kaut kādu daļradu, un es vienkārši gribu paplašināt to profilu. Man gribās smuki dziedāt, man tas ir sen jau gribējies, tagad es kaut kā saņēmos to reāli darīt. Un kaut kā vienkārši sanāca, ka tas kantriķis man parādījās arī man radarā, un tur vienkārši tie divi elementi ritīgi labi sajiet kopā priekš manis. Man patīk vienkārši, kā tā mūzika nenormāli skan, un es tur pats viņā arī varu kaut kā pašrealizēties. Un tas man vienkārši iedeva tādu bišķiņu labu atelpu no rapa, teiksim, godīgi. Un tagad šobrīd, kad man, pieņemsim, top albums, un man vairs nav rapa ziņā, tas vienkārši tas angliski teikšu, urgency, vai ne? Ka kaut kas tev ir nemieris, grafiks, jā, kaut kas tev ir obligāti jāizlaiž. Un tagad es varu reāli tajā pašā režīmā, kāds tas bija režīms, kas man vispār lika iemīlēt rapu, vai ne? Kad bērnībā vienkārši man patīk tā mūzikā tāda, vai ne? Un tas man iedod vienkārši atkal to sajūtu, ka es varu vienkārši čilā pataisīt muzonu, fuck around with it, sorry, jā, un pat, ja tur kaut kas, nezinu, tur nav laikmeta garam, tur pieņemams un tam līdzīgi, nezinu, tur vienalga kādi tie apsvērumi, vai ne? Es varu vienkārši čiliņā pataisīt muzonu, kas droši vien nav nekāda, nezinu, tur, nav nekas īpašs, vai ne? Kāpēc, lai nevarētu čiliņā pataisīt muzonu? Vienkārši, nezinu, man tas prāts vienkārši būvēts tāds, ka man tas radīja problēmas, un tagad kaut kā, tas sāk balansēties ārā, un tas, man liekas, vienkārši ir uz labu. Tu pieminēji sev puiku, un mēs vairākas reizes esam kaut kā nejauši satikušies. Vienreiz Parciņā tu biji ar savu dēlu, vēl tur Rāgenskalna tirgu kaut kad saskrājāmies. Un katru reizi man šķiet, ka tu esi tik tāds gādīgs, foršs tētis. Kā tev vispār tajā ikdienā arī sanāk apvienot to savu aizņemtību ar to tēta lomu? Iepriekšējos gads bija tā, negribās teikt pasmagāk, bet bija tā intensīvāk. Tāpēc man dažreiz liekas, man šobrīd ir vienkārši 34 gadi, man liekas, ka es daudz ko, pieņemsim, nerūpīju, vai ne? Dēļ kaut kāda iespējams kaut kāda brīvā laika, kas varēja būt, bet tā vietā vienkārši ir, tā kā jāaudzina dēls ar autisko spektru, kas paņem daudz laika, vai ne? Tur man arī bišķi mainījušies tie uzskati, es nevaru, tā kā, tas it's not that deep, kā saka, bet tagad, anyways, tagad paliek, nevar teikt, vai labāk. Katrs tas vārds tā kā dīvaini skan no manas mutes, man liekas, bet principā ir forši, ka jā, bērns paliek pastāvīgāks. Tas, laikam, tas, ko es gribu pateikt, tas ir itīgi krūti. Es tagad tieši domāju par to kaut kādus gadus atpakaļ, ka tas bija kaut kāds 20. gads, man liekas. Un bija jau atklāta diagnoze, vai ne? Bija asistents jau arī Maksam. Viņš gāja bērndārzā to laiku, viņam bija asistents, Zaņā ar māmu, starp citu. Čau, Jolanta, ja tu klausies, čau. Un bija, es atceros, bija tāds moments, kad bija kaut kāds vasaras brīvlaiks, un gājām uz tām abi terapijām, un forši progress, un cool, un tā. Un tad sākās skola, un tad vienkārši
atmetās uz atpakaļ viss. Atkal pazūd tā kā valoda un vēl kaut kas. Un tas reāli dod pa sirdi. Atceros, ka arī tāpat Jolanta vienkārši reāli skatos uz cilvēku, kas pat nav tā kā bērnu vecāks reāli asarām acīs. Viņi redz un jūt līdzi, cik tas ir smagi un tā. Un jā, that being said, tagad vairs tā nav, pēdējos gadus nav pamanīts. Tagad viss vienkārši iet uz lēni, bet stabili, bet viss iet uz priekšu un tā loma, tā loma ir visu laiku tāda pati. Tas ir baselines. Es esmu vienmēr ar savu dēlu, cik man ir jābūt. Un tur nekas nemainās. Vienkārši tagad ir forši, ka paliek interesantāk. Mēs pamēģināsim arī, tur kaut kādos pārgājienos paiet. Es biju Cecīļa tā kā. Jā, aizējam. Es starp citu tur netālu. Jūs jau tur bijāt. Mēs bijām tur bet viņi ir traka. Ziemā viņi ir, mēs vispār nebijām paredzējuši gatavus ko tādu. Mēs vienreiz ar Maksu bijām izgājuši to mazo loku. Jā. Un tad mēs aizgājām. Tur jākārt diezgan... Un tā bija ziema, un tur bija viss vienkārši ledu, un mēs tur tā mocījāmies. Mēs bijām 5 cilvēki, man draudzene vēl bija un viņas kolēģi, un mēs kopā izmocījām to visu, bet viņš tā kā reāli nečīkstēja, un viņš māca un darīja, un man tas iedeva tādu impulsu, ka varētu mums kaut kur pa nakti kādā pieupē, upes maliņā kaut kur vēl palikt un tā. Bet, zini, kā es tev gribu arī pajautāt, tāpēc, ka man arī šis temats par autiskā spektra traucējumiem ir ļoti svarīgs, ņemot vērā arī akciju Eņģeļi pār Latviju. Un tad es arī bieži vien vecākiem, kuriem ir jāiznes milzīgs smagums uz saviem pleciem, arī jautāju par to, tā pieņemšana, cik tā tev nāca grūti par to, ka tu saproti, ka ir šī diagnoze un ka tā ir diagnoze, kur vecākiem, protams, ir jādara maksimāli, bet tas būs tas, kas pavadīs visu dzīvi īstenībā, vai ne? Tas ir, ka tā kaut kādā mērā daļa no dzīves tā būs tavam puikam. Jā, tas ir tā tas būs, jā. Ja tu saki par pieņemšanu, tad viņa overtājumā, kas kā laika pa laikam, viņa nāk. Atkal tev ir jāpieņem pa jaunu, jāpieņem pa jaunu katrs tas moments. Es atceros, kad tiešām tika uzstādīta diagnoze. Es nezināju baigi daudz par autiskā spektra traucējumiem. Kaut ko es zināju, apmēram kaut kādos seriālos, kaut kas redzēts, kaut kas it kā, jā. Un tad psihiatrs teica, viņi tā kā izvērtēja viņu no sērijas. Un viņa saka, verbāls viņš būs, un tad kaut kāds turpinās teikums. Es vairs nedzirdu tālāk. Es vienkārši, what do you mean? Verbāls viņš būs. Man nelikās, ka viņš nevarētu nebūt neverbāls. Man likās, ka tas vienkārši kaut kāds laika jautājums, ka vienkārši attīstība ir varbūt vēlāk un tam līdzīgi, vai ne? Bet man nelikās, ka tā lieta būs tiešām tik ļoti mehāniski jādara, un tāds, wow, tas ir uzreiz tev uzkrīt, tā kā smagums uz pleciem. Ka pieņemsim, jā, vēlns viņi sazina, kā tu iemācies, tā kā, no kurienes tu iemācies runāt, un tur maz, tu esi pie apziņas, kad jau tu proti visu, vai ne? Tādiem bērniem tas viss tev jāiemāca mehāniski, vai ne? Un šitas tenis laika. Mazākās lietiņas. Viss mazākās lietiņas, jā. Un tad visu laiku, ik pa laikam tas sākās no jauna. Kādreiz bija visu laiku, kāpēc ar manīm tieši, vai ne? Un kāpēc tad vēl nedodies tur sāc vainot sevi vai vispār vēl kādu citu sāc vainot par to. Bet tā ir lieta, ar ko ir jāsadzīvo. Bet, es nezinu, tā kā... Zini, kā grūti runāt par visiem. Tu vari runāt tiešām tikai par sevi šajā gadījumā, jo katrs bērns, katrs cilvēks ar autisko spektru tiešām ir citādāks. Tu nevari zināt, kā pavērsīsies katra ceļš, vai ne? Tāpēc, it kā es pats varu teikt, ka ir, ka it's fine, it's chill. Un es atradīšu puisim, ar ko nodarboties. Man liekas, viņš ir pietiekami spējīgs, viņš ir gudrs, viņam ir savi izaicinājumi, kas vienkārši ir jāpārvar. Tie nav viegli, bet nav arī neiespējami. Tā kā saprotu, tā ķīmija ir baigā, un tieši šos konkrētos vārdus, domāju, neviens cits nevar atkārtot. Viņam citādāk tā puzle saliekās, vai ne? Un tāpēc ir smagāk gadījumi, ir vēl vieglāk gadījumi. Tavs gadījums ir tavs gadījums, ej un cīnies. Jā, ir ļoti, ļoti dažādas tās situācijas. Un arī ļoti dažādi arī tās situācijas dzīvē tiek virzīts uz priekšu. Piemēram, arī strādājot
es esmu bieži arī saskārusies, ka māmas paliek vienas arī. Tas, protams, tas mēs vispār, nerunājam jā. par visiem gadījumiem, protams, ka nē, vai par lielumu nē, bet ļoti tās tomēr tādā, kad es braucu un, piemēram, runājos ar mamām vai vecākiem, tad viņi minēja to, kad ir, diemžēl, tādas situācijas, ka varbūt tam tētim ir par grūtu vai nobīstās vai kādi citi iemesli. Tādas arī ir, jā. Tādas ir, jā. Kur tieši tiem vīriem tas impulss rodās par to, kad tās nobīšanās impulss rodās. Iedomājies, tur tā kā, es nezinu, vai tur spēlē vienkārši cilvēka daba, bioloģija par to, ka vienkārši mātes ir tuvāk pietuvinātāks bērniem, jo viņas ir iznēsājušas un tā tālāk. Bet kur rodās vīram tas impulss par to, par nobīšanās impulss par to, ka ok, tu vari nobīties, bet dienas beigās tu atstāji sievieti, vai ne, atstāji savu partneri vienkārši ar bērnu. Tas man galvā nesaliekās, sorry. Es saprotu, es arī esmu tagad šķīries. Un es arī saprotu, ka es sagāju ar jauno draudzeni kopā, un viņas mamma prasīja viņai laikam... Bet tu zini, kā ir, kad kā tur tai vientuļai mātei tagad ir. Viņa nezināja to, ka es audzinu savu bērnu. Zini, un tas ir saprotams, kā cilvēkam tā var likties, jo tā ir reāla statistika, tā ir reāla situācija. Un tā tas, diemžēl, ir. Nav mans gadījums. Es nezinu, man nav par grūti. Es nezinu, no kā tur baidīties. Tas ir tavs bērns. Kas vispār tavā izpratnē ir? Es vispār zinu, ka tev tētis vispār lauksaimnieks, jā? Tur Talsu pusē vismaz bija agrāk, jā, vai ir, es nezinu. Vai, Kačā, jā. Un, un tu esi tētis, kas ir tas, kas tavuprāt ir tas tētu, tā galvenā lieta, ko viņiem ir jāiedod saviem bērniem? Nezinu, laikam kaut kāds drošības, stabilitātes, kaut kāda sajūta par to, ka aiz tevīm kāds ir, ka tev kāds atbalstīs vienalga pat kādā veidā, kas ir tieši tā mīlestības valoda, kā tas izpaužās, vai ne? Kārtoreiz atkārtošos, visi, ne tikai manējie vecāki, visi man tuvāko draugu vecāki, visi postpadomi produkti, kas vienkārši dzīvoja dubultdomā, vai ne, kas, kuriem citādāk izpratni par to, kā ar Sofiju aizrāda mīlestība, vai ne, un viņi redz, ka mēs izrādām to saviem bērniem citādāk, ir pat kaut kādiem man pazīstamiem cilvēkiem, kad, jā, tur cilvēka mamma redz, kā cilvēks pret savu bērnu. Viņa ir tāds, wow, no kurienes, kur šitā te, kā es tā nezināju. Ne? Man liekas, ir, manā gadījumā, jā, tas, ko es sajūtu no savas sensīšu, vienkārši, ka jā, vienalga kā, bet viņš vienkārši būs vienmēr par mani, viņš man atbalstīs, būs jebkādā savā veidā klātesošs, kā viņš to var izdarīt. Tad vienkārši es sapratu, ka tas ir pats mans uzdevums, man liekas, kaut kā tā. Jā, tad tā mīlestības valoda ir tā drošības. Laikam, jā. Vai ne? Tā drošības valoda. Jā. Runājot par tiem, varbūt taviem arī dzīves posmiem, un es parasti arī šajā podkāstā jautāju par to, ka cilvēkiem ir, protams, ka tās dzīves ļoti dažādas un dažādi tie pārdzīvojumi. Tev ir kaut kāds tāds konkrēts posms, ko tu vari pats redzi kā tādu grūtāko savā dzīvē? Vai tas ir tādos līkumos un ar tādiem nelieliem kaut kādiem? Es par šito kaut kā nesen tieši domāju. Jā. Lai arī cik... protams, katram ir tas grūtākais posms, bet pieņemsim... Es pirms tam varbūt ar tevi uzdot jautājumu. Gan jau tev arī bijis tāds grūts posms. Tev nav bijis tā, ka lai arī tu zini, ka tur tos x gadus atpakaļ, n gadus atpakaļ ir bijis tev, nezinu, tur finansiāli kaut kāda vai mentāli sūdīgākā situācija, bet tāpatās kaut kā spēja izekstraktēt tomēr labos brīžus un atcerieties, ka tomēr tās bija good old days. Jā. Man prāts it kā strādā uz kaut kādu bišķiņu uz vairāk negatīvu vērsto, bet es atceros, kā tiešām grūtu periodu. Tas bija kaut kāds 2018. gads. Es aizgāju prom no darba, jo man darbā pateica. man darbā, krači,
Es strādāju vairumtirdzniecībā, un man jābrauc ar mašīnu katru dienu. Vai ne? Jā. Mums ir mašīnās GPS, un es dzīvoju Čiekru kalnā. Un man tiešām priekšnieks, viņi saka, ko tu dari katru dienu uz Lāčplēša ielas 4 pa nakti. Un es vienkārši studijā. Mēs ar Zaņāru taisījām pirmo sieru plati, un es vienkārši visu laiku grindoju. Es beidzu darbu, es aizbraucu bišķiņu ar sīko pačelot uz mājām, bišķiņu pēdu, braucu uz studiju strādāt. Principā es divus darbus strādāju. Nu, Bet tad tu vispār negulēji gandrīz. Jā, Tu es kā? Šitādiem maisiem zem acīm no rīta atbrauc, ko tu dari pa nakti. Un tad man vienkārši, man pateica, un tad tas direktors man pateica, nu, tā kā, ja tu taisīsi karjeru šeit, tev izdosies, ja tu taisīsi karjeru muzonā, tad tev arī izdosies, bet, nu, tu kopā tev neizdosies, tev ir vecīti jāizvēlās pa lielam. Un tad es izvēlējos, es domāju, pofīgi, ejam, pelēkajā nezināmajā. Bet bailīgi tajā pelēkajā nezinu, jo tu nezini, kā tu kā tu nodrošinās, piemēram, sevi vai ne. Nu jā, un plus vēl mēnesi vēlāk mums iedod sīkiem diagnozi autisms. Un tad turpinām. It kā tā studija ir, bet nav nekas tur baigi tāds. Es tāpat tās taismu uzvam priekš saviem kaut kādiem un priekš reperu komunas un tāpat tās. Tas nav tirgus, kur baigi pelnīt, vai ne? Tāpat tās tā nauda nāk. Tur baigi labāk kaut kādu pabalsti. Nāk bezdarbnieku pabalstis, bet viņš jau sāk beigties ar katru mēnesi. Un tad ir kaut kāds 2019. gada sākums. Reāli, tad es jūtu, ka es pēc mēneša būšu broke. Man jau atkal jāmeklē kaut kāds darbs un tam līdzīgi. Un viss slikti, jā, un tad atsaka arī maksu vairs nevar uz pilnu dienu atstāt bērndārzā, viņus tikai uz pusdienu jāstāja bērndārzā, kas samazina arī manu laiku, ko es varu veltīt arī darbam, un tas vienkārši viss saveļās tādā kamolā, ka liekas, līdz tev tiešām galva pārsprāks, tā kā baigi traki, vai ne? Un tas ir tiešām tāds moments, kas bija ļoti, ļoti slikts, bēdīgs, vai ne? Tur vēl nāca, protams, arī viss tas mentālā sajūta par to. Bet tagad, kad es paskatos atpakaļ uz to momentu, es atceros, kā mēs tā padās ar savējiem taisījām to muzonu, taisījām un izpildījām kaut kādus mērķus un kaut kā, Es nezinu, vai es atbildēju uz tavu jautājumu, bet katram tam mākonim zelta maliņa laikam man šķiet, jā. Tas atslēgas vārds ir savējie? Ka tev varbūt tad bija tas, laikam jau. Tu jūties tā kā laikam jau vispār arī daļai arī ozas man izvilk. Tagad tieši, man bija tiešām tagad gandrīz rock bottom. Es domāju, tagad būs jāmeklē darbs. Un tad Ozas man piedāvāja, vai es viņam pats piedāvājos kaut kad pēc viņa koncerta. Vai vecīt, tev vajag labāku hype man, let me be your hype man. Es pats vienkārši spēju viņam piedāvāt kaut kādu savu pakalpojumu. Viņš paņēma man līdzi, viņš bija apmierināts, un tad mēs sākām braukt ar viņu kopā. Reāli vienu brīdi Ozas koncerta bija mans lifelines. Šautauts Ozas, es tev mīlu vecīt. Un jā, un lai arī kā, cik tur brauku mēs nebūtu, mēs tomēr ar saviem reāli mēs uztaisījām to paliecu skolā konci ar Prusaku stepu un Zaņāru. Laikam, jā, atslēgas vārds varētu būt savējiem vienkārši, family, I guess, jā, un tā. Tu vēl no tādiem, ko tu minēji, vārdiem, ko es pamanīju, bija par to, ka tev ir tās, kā tu sacīji, negatīvās līnijas vai negatīvās kaut kādas... Karuči, negatīva domāšana. Negatīva domāšana, jā. Kad tu akcentējies visu, kad tu dzirdi kaut ko, tā kā pesimisms laikam, vai ne? Bet iespējams pateikt, ka tagad glāze ir pustukšākies. Bet kā tu domā? Labi, bet man liekas, ka tā negatīvā domāšana, vai tas nav arī tāds ceļš uz tieši to radošo pasauli, ka tas tev dod varbūt tādu spēcīgāku, emocionālāku izteiksmi tavos tekstos, ko tu radi, tavā mūzikā, ka tas ir tāds, tieši tā varbūt negatīvisms, ka tas tev, tāds skarbums ir, kas tev varbūt arī dod to iespēju kaut ko radīt tādu, kā tu redzi, ne? Es laikam par to tā īsti nedomāju. Iespējams arī domāju, iespējams es tūlīt sākšu tikai šajā konkrētajā brīdī par to domāt. Tas, ko es šobrīd spēju izfunkcionēt, zini kā, ir īpaši repā, man daudz svarīgāk ir, ka tu vienkārši krūti vari pateikt savu domu, ka tu krūti viņu vari tā kā aprakstīt. Bet tas konkrētais impulss man laikam īsti nav svarīgs, vai tas ir negatīvs vai pozitīvs. Protams, viņš it kā labāk skan negatīvs, jo negatīvas lietas vairāk tomēr pievelk, kaut kā magnetizē cilvēkus, tā kā kaut kāda sāpe spēja vienot, vai ne, un tā kā kopīgi identificēties. Tas varbūt kaut kāds moments ir, jā.
Bet, jo, lai par sāpēm rakstītu, tad tās ir arī bijis jāpārdzīvo, ir jābūt tai dzīves Zini, pieredzē, kā, lai tā būtu sāpes jau, patiesa. kā saka, vienīgais īstais, kas pasaulē reāli eksistē, ir, tā kā sāpes, tā kā pārējais viss ir mirklis pa lielam, tā kā kaut kāda laime. Es neticu tādam konceptam kā laime, man liekas. Laime ir viens brīdis, tev pēc otra brīža tev var uzkrist fucking akmens uz galvas, un tad tu jutīsi laimi, ne, tad tu jutīsi sāpes, vienkārši rītīgas sāpes, un tas ir tiešām, kas ir īsts, tā ir konstante. Jā. Bet tos laimes brīžus tu piefiksē, tagad es jūtos laimīgs. Jā, bet es cenšos nepārpriecāties. Un tīri dēļ tā... Atkal tas negatīvs. Nē, bet tieši tā iemesla dēļ es mēģinu nepārpriecēties, lai tad, kad ir tiešām sūdīgi, lai tu neaizies pilnīgā bedrē. Jo, man liekas, tas vienkārši tas balans ir pats svarīgākais. Jo tu kā saka, ja tu gatavs augstāk kāpt, tu vari zemāk arī krist, man liekas, tad jāmēģina vienkārši, Es laikam neesmu tik liels adrenalīna džankijs pa dzīvi, lai man gribētos vienkārši šito te to grāvu. Lai gan viņš arī bieži vien notiek, bet tīri idejiski, man liekas, ir jāpieturās vienkārši pie tādas lēzenākas kardiogrammas. Man liekas, tas ir tādā, ilgtermiņa domāšanas ziņā. Tu teici par to adrenalīnu džanki, bet tu, piemēram, pat tā pašā laikā drusciņa esi, ar to iznākšanu tā kā citā amploē. Esmu. Kā ir to riskēšanu tavā vispār dzīvē? Mūzikā, radošos kaut kādos. Tagad tu sākumā tu minēji šīs sarunas, ka tu lec koncertos, kurus tu pats organizē. Visticamāk, pats arī līdzīgi kā Ozis tur naglosa dēļus, iespējams, iepriekšējā vakarā. Ja tur ir pieredzes vai ne māksliniekiem, kur paši tur visu vēl pie ieejas tā un pēc tam vēl iet un skatuves kāpj. Tas arī ir tā, ka tas ir izaicinājums pašam to visu darīt. Tas ir tāds adrenalīns tomēr visticamāk, vai ne? Skatoties arī, kādi ir biļetes tirgojumi. Jā, tā jau laikam... laikam jau tā ir īstenībā. Varbūt tu man iedod reālu perspektīvu. Tagad varbūt es par to tā nedomāju. Ne? Iespējams. Drusciņi, ka prasās. Jo, zini, kā man jau šķiet, ka, nezinu, citreiz arī ir tāda atkarība no tā, ka tu esi visu laiku sevi izaicini ar kaut ko jaunu. Ar kaut ko, kas varbūt liek apjaust, ka tu piedzīvo to, kas ar tevi notiek. Tu pa īstam tā kā kusties uz priekšu. Tu izaicini sev bieži? Es mēdzu, jā. Mēdzu, bet vai to jūt kā vajadzību, vai ne? Jā, laikam jā, jo citreiz ir tā, ka tu... Tad jau, man liekas, tas ir vairāk stāsts par kaut kādu... Bet pabeidz domu. Jā, tu saki, jo man liekas, ka es citreiz man šķiet, ka jā, ka man ir citreiz tā sajūta, ka man ir nepieciešams atkal kaut ko pamēģināt jaunu, tad es kaut kā saprotu, ka kaut kas manā dzīvē ir noticis, tāds kaut kāds pašai vērā. Jā, man liekas, tas ir vienkārši stāsts par kaut kādu vispārēju human condition. Jā. Jo, tā kā mēs abi neesam reperi, mēs abi mēs abi, es neesmu raidījuma vadītājs. Es neesmu reperis. Tu reperis. neesi reperis, vai ne, bet mums tā kā ir tāda viena līdzīga, tas notion ir apmēram par vienu to pašu, ka tev vajag tomēr sev izaicināt, jā. Jā. Man tagad nāk vienkārši prātā tādas bildes, kuras labāk nestāstītu. Kad es redzu, vienkārši apkārt ir kaut kādi cilvēki, kur tiešām sev neizaicina. Tas pat, zini kā, tāpat nav, man liekas, tāpat nav izaicināšana baigi sev. Man dažreiz tas viss atsperās vienkārši uz kaut kādu elementāru atbildības uzņemšanos. It īpaši gadiem ejot, es tagad sāku to saprast, kad ir forši tur daudzīties un tam līdzīgi un tā, bet tev kaut kā vajag sevi tomēr alainot. Es nemāku daudz latviešu vārdus. Kaut kā sev, turēt... Disciplīnā. Līdzsvarā, kaut kādā pareizā attiecībā pret to, cik tev, nezinu, ķermenis ir, cik tavs karkas ir vecs, vai ne? Jo, tā kā nevajag iesprūst, un tad ir grūti sev vienkārši, tad ir grūti sev izaicināt. Es nezinu, es tagad baigi, laikam, maldos, bet Nē, es domāju, ka doma ir skaidra, jo zini kā, citreiz arī, tu pieminēji, piemēram, ir kaut kādi tie grūtie posmi, ja? Es domāju, katram ir absolūti, un neviens nav izņēmums, kur ir grūtāki posmi dzīvē, un citreiz varbūt tas cikliskums, tas tik ļoti ieciklējās, un tad ir grūti no tā vienkārši tikt ārā bez kaut kāda
iespējams paša radīt grūdiena, kur tu pats jau uzņemies savās rokās to un saproti, ka ir kaut kas varbūt jāmaina. Dienas beigās jau izmaiņas jau notiek tikai no paša grūdiena. Vai ne? Tas ir, es tev nelikšu beigt smēķēt cigaretes tikai tāpēc, ka man tā gribēsies. Un tu arī, ja tu beigsi smēķēt cigaretes tikai tāpēc, ka man tā gribās, tas arī... Tad visticamāk atkal atgriezīsies tas pats, vai ne? Tas pats, pieņemsim tagad, mēs paliekam vecāki, un man līdz cilvēki paliekam vecāki, vai ne? Un tad sākās šitie secinājumi. Bez dzert, es vairs nevaru izturēt šitās pohas, vai ne? Bet tas ir īstenībā crazy, ka tavs tas impulss par kaut kādas lietas beigšanu vienkārši atduras pret to, ka tu nespēji izturēt vienkārši kaut kādas tās konsekvences, nevis par ideju par to, ka tev vienkārši tas nav vajadzīgs, ka tas nav labi priekš tevis dzīvē, tas tev nekur nenoved, vai ne? Kaut kur tas tev noved, bet ne tur, kur īsti vajadzētu. Un tu pat tam piekrist, ka tev tā, pieņemsim, pārmērīgā dzeršana vienkārši nenoved tur, kur tu gribi, bet tā vietā vienkārši tavs secinājums to nedarīt vienkārši tāpēc, ka tas tev pārāk daudz sāp, vai ne? Man liekas, tas ir bijis kaut kā nepareizi, jā. Es tev, starp citu, vēl es gribu atsaukties uz laiku, kad es pirmo reizi man šķiet tevi satiku, tu droši vien neatceries, tas jau bija pirms kāda laika, kaut kādās televīzijas saistībā intervijas vai kas. Tu zini, ko es teikšu? Es nezinu, es neesmu doma lasītājs. Tātad, es tā kā, bet tu zini to. Par ko? Par to, ka tātad es iepazinu Roļiku pirms kaut kādiem jau, tur daudziem gadiem, un man kolēģi neļaus samelot, ka es esmu teikusi, ka man viņš šķiet tik arogants, tik tāds lecīgs. Tu tā teici? Jā, es tev nebiju stāstījuši šo. Nē, jā, man šķita tik tāds negatīvs. Negatīvs. Nav jau nepareizi. Es droši vien kaut kādos brīžos vienkārši trāpīju, tad, kad tu biji negatīvajā. Un man šķita, tas Roļiks, tā jau tur... Jā, bet tāds iedomīgs šķiet. To balss maskā tur piedalījies, man liekas, tajā. Tas bija tas posms. Okay. Tas bija tas posms. Okay. Un tad es tagad, tu atceries, ko tu man teici, kad mēs satikāmies? Nē. Vienreiz mēs satikāmies. Kaut kādā tas jau bija vakars vai nakts kaut kāds vai kā. Aha. Un Roļiks man saka, Kristīna, es esmu mainījies. Kas ir šīs atmiņas? Kas ir šie mani citāti, par kuriem es neko nezinu, kur izklausās pilnīgi crazy? Es varbūt esmu izgudrojusi. Labi. Tas, kad mēs pie Dēls teātra tikāmies, tad es teicu, ka esmu mainījies. Un tā bija otrā reize, kad mēs tiekamies vispār? Tā jau bija daudzā reize. Tā bija pirms tām iedomīgajām reizēm. Pirms tam jau bija viena kāda normālā. Tad bija... bet tas, ko es gribu sacīt, ka tu noteikti esi to savu tēlu transformējis manā apziņā, tas ir skaidrs, bet es nezinu, vai tu tiešām tāds biji agrāk, vai tu pats esi transformējies vai kā, bet es šobrīd uz tevi skatos pilnīgi citādāk nekā pirms tiem daudziem gadiem. Kā tev liekas, kāpēc tev jautājumu tev gribēju jautāt, kā tu vispār jūti, kā tu kā personība varbūt mainies cauri gadiem? Man liekas, es vienkārši nebiju par kaut kādām lietām gatavs runāt. Un man liekas, tas vienkārši kaut kādā... Tas sažņauts, tas vienkārši aizslēdz ciet, vai ne? Un pieņemsim, tu man tā kā uzdot kaut kādu, tādu tiešām, kā? Vienkārši jautājumu. Vienkārši heartfelt jautājumu, kā saka. Tādu sirsnīgu jautājumu, bet sirsnīgu nekā ekspresiju, bet tādu vienkārši, normāli jautājumu. Tu man uzdod normāli jautājumu, nezinu, par to pašu bērnu. Kādreiz man nebija tur viegli par to runāt, pieņemsim, for whatever reasons. Bet tad es vienkārši kaut kā noslēdzos ciet, un tad bet kaut kas jau tev jāatbild ir, un tad tu mēģini kaut ko, nezinu, smieklīgu vai kaut ko tur, nezinu. Lecīgu. Lecīgi. Es nekad neesmu domājis par to, ka es komunicēju lecīgi, tas gan, bet es nešaubos, ka kādam tā tas varētu likties, un es nestrīdos. Bet tas arī varbūt ir, bet es to pilnībā arī respektētu, ja tas tā būtu, jo tas ir citreiz arī cilvēkiem tāds tēls. Mākslā tā var būt, ka kādam ir tas tēls, kāds viņam ir.
Nu, piemēram. Nu, jā, nē, iespējams, jā. Nu, Nē, bet labi. Jā, es laikam saprotu, jā. Es tā kā mēģinu iefleksot. Tas tā ir laikam atbilde, jā. Labi, bet tagad es jau šo personāžu esmu iepazinusi vairāk, un es zinu, kas ir tajā, kas varbūt nojaušu, kas tajā dvēselē dzīvo. Bet starp citu, man tik daudz tematu, ko tev vispār jautāt. Tu zini, Tu jau visiem tā sāki. Es vispār nezināju. Tātad, pirmkārt, Roļiks ļoti labi liek komatus, viņam ir laba valoda, un ka tu esi mācījies sociālos zinātņu fakultātē, tajā pašā, kur es, starp citu. Tu esi taču mācījies. Es neesmu pabeidzis. Tu neesi pabeidzis, bet tu esi mācījies sociālos zinātņu. Jā, bet tur es komats neiemācījos likt. Jā, komats citur ir skolā. Komats, es vienkārši, man liekas, ka man dieviņš iedeva reāli. Māca reāli komats skill likt komats. Jā, ja jūs rakstat. Es pat nezinu, kāpēc viņus tur jāliek. Es vienkārši zinu, ka viņus tur jāliek. Ja jūs rakstat ziņas, Es gan gribētu, lai man tik labi izdodas arī šaut precīzi, tik izlikt komats, bet, diemžēl, dieviņš man to nav iedevis. Bet tas ir tik jāmācās. Tas ir jāmācās. Jā. Es šāvus kādreiz ar bisi. Ar bisi, nē. Es esmu ar to signāla raķeti, bet tas neskaitās laikam. Signāla raķeti? Jā, nu tā sauc, ne? Ka tu izšauj un tev iziet tā krāsainā. Jā. Tā nav. Nē, es to varu atbraukt līdz kādreiz ar bisi pašaut. Aizvakar biju ar bisi pašaut melns, un tas bija tik ļoti vajadzīgs man. Jā, tu jūti, ka tas tev dod tādu... Tas vienkārši atslēdz prātu. Pagājušā nedēļa vienkārši bija nenormāli intensīva. Es biju arī Parīzē, starp citu vienu citu amata brāli klausīties. Un tad mēs tur arī ietusējāmies, un tad tās ietusēšanās rezultāti nāca pagājušās nedēļas garumā. Un man ir vienkārši tāda fiška, ka tas ir īpaši pēc kaut kādas trakas tusēšanas, kad kaut kādas darāmās lietas, tās domiņas, viņas tā kā nenāk pa vienai. Viņas nenāk tā kā rindas kārtībā, viņas nāk visas reizes, un tad liekas, ka ir pasaules gals vienkārši. Un tad nodzīvo tās 3 dienas tā, un liekas, ka what the hell? Bet tad atnāk atpakaļ, un plus tad es aizbraucu bišķiņu vienkārši padarīt savas lietas, kas ir man beidzot lieta ārpus darba, ko es atradis. Medības, jā, tev ir jā. Šitā bija tā, es biju tieši šaut šķīvīšus, tās īsti nav medības, tas ir godīgi, tas pat ir godīgi. Es aizbraucu uz to range, uz to šaušanas shooting range. Un rītīgi slikti sašāvu. Es nebiju šāvis tagad pusgadu, vai ne? Un tad vienmēr tev bišķiņ ierūsēju uz roku. Bet es tagad šauju un galīgi nesanāk. Un man tāds, tu nedrīkst sev par to pārmest. Tas tomēr ir īstenībā sporta veids arī. Šķīvīšu šaušana, viņš saucās sportings. Un tur reāli sarežģīti, tur baigi precīzam jābūt ir. Un tas ir, tā ir kaut kāda nosacīta, tā ir lieta, kas ir arī daļa no medībām. Medībās gan tas šāviens ir nozīmīgs, bet ļoti mazs elements no visas kopējās notikuma ķēdes. Tur ir jābūt gan ļoti daudz nepieciešamām cilvēku kvalitātēm, gan arī, teiksim, pat fiziskai izturībai un arī vēlmei izprast procesu, dabu un kaut kādā veidā arī sociālās struktūras. Jā. Tur baigi daudz, baigā tāda. Tā kā, tas ir veids, kā tu vari atslēgt to prātu absolūti no tās realitātes. Es to saku, man tas ir reāli kāda nakti pret dienu. Es sapratu, kad es pagājušajā gadā, es pagājušo gadu kļuvu par mednieku, man bija pirmā sezona. Un es reāli jūtu, cik man tā kā ikdiena uzlabojās, ka es beidzot esmu dabūjis savu vaļas prieku. Ak, Dievs, šitādā vecumā vienkārši to darīt. Es jūtos bišķiņ kā klauns, bet kā labs klauns. Bet katram vajag to, lai tu tur varētu gūt to restartu, tā kā, man liekas, atrast to savu vaļas prieku, ne? Bet, protams, tas ir fakts. Jā. Tas ir fakts. Tu zināji, ka Latvijā vairāk nekā 50% cilvēku nav vaļas prieku? Tie ir reāli dati. Iedomājies, vairāk nekā pusē no vaļasprieku. Un es lasīju, tas bija reāls pētījums tā kā Latvijā. Un daži vēl pat daļa no tiem 50% vai kaut kas tam līdzīgs, ne, vai no tiem otriem 50%, kas uzskata, ka viņiem ir vaļasprieks, viņi par vaļasprieku uzskata džima apmeklēšanu
vai kaut kādu to, vai vēl kaut kādas līdzīgas lietas, kas principā, tas īsti nav vaļasprieks. Tā ir vienkārši tavs, tā ir tavs ķermeņa prasības vienkārši pret tevi. Tas īsti nevar būt vaļasprieks, tas ir vienkārši bāze, kā ir cilvēkam jāfunkcionē. Vaļasprieks ir bišķiņ kaut kas cits, ka tu dari principā līdzīgi kaut ko kā darbu, man ka tāpatās tu mēģini sasniegt mērķus, bet no tā nav atkarīga tava, tā kā, nezinu, tur labklājība vai tādas lietas, kas vienkārši tas ir tiešām priekš tevis tikai ekskluzīvi. Jā, priekš tevis, kur tu vari nedomāt. Neatskaitīties priekšniekam no sērijas. Jā. Un kur tev tiešām ir tas, ka tu tā kā esi iekšā tajā un ka tu esi baudi to. Jā. Bet, bet kāda, es nezinu, var jau būt, ka džims var būt kā vaļasprieks, ja cilvēks arī tur var atslēgt to prātu, bet tev džims ir tā kā citādāk, var jau. Nē, es saku, man džims, es tā kā... Tu ej uz džimu, taču ļoti bieži, ne? Es tikko biju uz džimu, es atnācu no džima, un rīt man būs karstā joga, un tad būs atkal džims, tad būs boks vēl. Es mēģinu trenēties ne mazāk kā 4 dienas nedēļā un ne vairāk kā 5 dienas, bet es to neuzskatu par vaļasprieku. Tas nav, tas ir tas, lai vienkārši tā ir daļa no tā, lai palīdzētu mentāli. Mentāli, jā. Bet tikai daļiņi reāli. Tas īstais vaļasprieks ir, ka tu tur izzini daudz jaunas lietas un karstā joga. Karstā joga, jā. Tas labs prikols reāli. Jā. Es bijusi kādreiz. Es kaut kad esmu bijusi, jā. Karstā joga arī interesanti. Jogā vispār tas prikols interesants ir, ka tā kā principā mēģina sev pušot vienkārši. Tā ideja par to, ka tu sev pušo līdz kaut kādam maksimumam. Un rītīgi tu tā kā vari pamanīt, ka tu mēģini, ka tu uzkāp uz tās vienas kājas kaut kādas un mēģini izdarīt šitā un tu mēģini pušot. Un tu jūt, kā tev nesanāk. Bet tas nozīmē, ka tu arī tur... Un tajā brīdī es iedomājos, bet vēlns šitā droši vien gadās arī, kad es esmu studijā ar kādu cilvēku kopā strādāju, un man kaut kas nesanāk, un tad tu vienkārši saproti, kur ir tavs limits. Jā. Jo it kā jau cilvēkam limita nav, ne? Kāpēc tev vajadzētu sadusmoties par kaut ko vispārībā? Priekš kam? Tā kā tīri ideiski. Nevajag. Bet vienkārši tev kaut kādu savu iemeslu dēļ ir kaut kāds tavs tas slieksnis, kur tu tālāk neesi gatavs iet, nezinu, pamest visu pofīgi. Let's quit it. Un tā joga vienkārši ir labs kaut kāds tas analogs, kā skatīties uz dzīvi, man liekas. Tas vienkārši interesanti liekas. Un plus tur vēl ir tik karsts. Tur ir karsts. Bet tur arī tieši nesanāk padomāt par kaut ko to, kas tev ir jārisina. Piemēram, tu taču nesēdi jogas pozā un nedomā par to, ka tev ir albumam vēl kaut kādas... Nē, idejiski jau tā nevajadzētu būt. Idejiski tev ir vienkārši jākoncentrējas uz savu elpu. Tas ir viss, kas ir. Tev izdodas kā atslēgties? Neizdodas. Pagaidām, nē. Es neesmu. Es vispār tā kā... Oh my God, tad, kad es dzirdēju, kad ir cilvēki, kuriem neskan balsis galvā, es gandrīz sajūgu prātā. Es domāju, kā tas var būt. Ak, Dievs. Man viņas ir kādas 30 reizē, man liekas, tās balsis. Skan. Jā. Visu laiku kaut kas, es runāju vienkārši. Man visu laiku kaut kas galvā runā. Tev ne? Man arī Tev runā. arī. Tu arī tīsies pēc tāda, ka man galvā visu laikās runā. Bet ir cilvēki, kuriem nerunā galvā nekas. Vai ne? Kā? Sazini, es gribētu pamēģināt. Teorētiski es eju uz to, es mēģinu iet uz to jogā, lai, ir ok, es varu 5 sekundes nedomāt, ok. Bet 5 sekundes. Vajadzētu kaut kāds 25, right? Es mēģinu iet uz to, bet es to nepārmetīšu, man tas neizdosies. Varbūt man vienkārši tā galva ir vienkārši ieprogrammēta, varbūt tu nevari tam pavēlēt dienas beigās, es nezinu, tā kā, Bet es zinu, kā citreiz ir tā, ka, piemēram, pēc kaut kādas grupu nodarbības, ir tā atsildīšanās. Un es jau tās atsildīšanās laikā jau risinu lietas, kas ir jārisina. Tā kā konkrēti jau tur plānoju visu, Un es tā skatos apkārt un redzu cilvēki citi, tā kā man šķiet, viņi tā kā izbauda to mirkli, ir tajā procesā, ir tiešām māka atslēgt. Es apbrīnoju, cik labi. Bet tā viņi tā domā par tevi arī. Domā? Es nezinu, tā kā... Es nevaru. Man vienīgais, kad es varu tiešām nedomāt par neko citu, ir tad, kad
Tad, kad man liekas, ka es nomiršu. Nu, ja pieņemsim boksā. Boksā ir tāds moments. Bet tu boksējies ar reāli cilvēku, vai tu boksējies ar to maisu? Es uz individuālajiem treniņiem. Principā es esmu pret treneri, es viņam dodu viņam pa ķepām. Tad mēs tagad pēdējā laikā esam jau pasākuši viens pret otru bišķiņu padaudzīt viens otram galvas. Tā izīmot. Jo viņš Superīgi. tiešām šaudauts Oskaram. Viņš tiešām meistars. Es negribētu viņu no viņu pa īsto uzskauties. Es negribētu. Varbūt gribētu, bet varbūt nē. Labāk nē, pagaidām. Bet ko es gribēju teikt? Ot. Tad tu nedomāji, tajā boksā? Es nedomāju tajā brīdī, kad ir vienkārši tas nodarbības pīķis, kad man ir kaut kāds 180 pulss, un kad es jūtu, ka man vienkārši skāpeklis nav, un man ir slikti, kas apmēram atgādina tās kādas 12 stundas Ugandā. Tā tu tiešām ne par ko citu nedomā. Vai tas ir tas mērķis, kas jāsasniedz? Iespēja, es nezinu. Iespējams, ka tu tad... Varbūt tas ir tas eksistences pinekli. Es nezinu latviešu vārdus. Bet varbūt, jo tad tu... Varbūt tas ir tas brīdis, kad ir tas brīvais prāts. Kad tās smadzenes beidzot varbūt atvelk elpu. Tieši tā, brīvais prāts. Jā. Masīvu sāpju pavadībā. Mēs atgriežamies pie tā, ka vienīgais, kas ir īsts, ir sāpes. Tā tas diemžēl ir. Es nezinu, varbūt es kaut ko nepareizi saprotu. Izskaidrojiet man. Pastāst vēl man, zini ko? No. Kā tu tiec galā ar... Ak, Dievs, man ir 100 jautājumu tev vēl. Kā tu tiec galā, piemēram, ar... komunikāciju cilvēkiem. Piemēram. Es pasaku viņiem, ej dirst. Zini kā, tad, kad ir, piemēram, citreiz ir, arī tagad tev ir tas laiks, labi, tev ir palīgi, kas varbūt tev palīdz, ja tur ikdienā, teiksim, saistībā ar albumu iznākšanu un tā, bet tev ir daudz arī pašam jākomunicē, jāatbild uz zīziņām, jādara lietas, tur. Kā tev veicās ar to disciplīnu savu? Kāpēc tu man to jautā? Man vienkārši interesē, jo man arī, tāpēc es tā jo tas nav ļaunprātīgi, bet vienkārši citreiz vienkārši aiziet kaut kur aizmirstās, kaut kas neatbildās. Jā, es nezinu, kā atbildēt. Tā kā teorētiski tas prasa tieši apmēram 10 sekundes, lai tu ieraudzītu ziņu, uzspiestu un atbildētu uz ziņas. Bet tu izvēlies, es nezinu, kādu māru, kāpēc tu izvēlies vienkārši neatbildēt uzreiz, un tad labākajā gadījumā aizmirsti, sliktākajā, kad tu tiešām sort of mērķtiecīgi turpini neatbildēt, nezinu kāpēc, jo tev tā atbilde, tu taču zini atbildes, tev jautā, pret tevis nāk ar jautājumiem, uz kuriem diez vai tu nemācētu atbildēt. Tas ir debīli. Tas ir. Bet... Vienojamies, ka mēs atbildēsim normāli cilvēkiem uz ziņām. Pamēģinam varbūt. Vienkārši pamēģinam. Tu precīzi pateici, tās ir 10 sekundes. Jā. Bet tas ir... Jā, bet tā ir kaut kāda tāda problēma. Es domāju, tas ir daudziem arī tā. Es vienkārši domāju par to, es dažreiz domāju par to, ka man gribās vienkārši sagatavot kaut kādu tā kā, jēdzīgu atbildam cilvēkam uzreiz. Iespējams, tu esi kaut kādā skrējienā, bet tad, kad tu beigās esi, tad pēc tām 4 dienām uzrakstījis to atbildi, viņi varēja tapt tajās pašās 10 sekundēs, sorry. Jā, tā ir. Cik tu esi vispār jūtīgs pret kritiku? Cilvēku viedokļiem, internetos, pasaulē? Es to varu pats. Cilvēks pats par sevi var spriest tādā ziņā. Jā. Var? Domā, nē? Man liekas, ka ja ne visi, tad vismaz es. Tu kaut kā, man liekas, ka sev tu kaut kā vairāk vai mazāk ieprogrammē sevi uz kaut kādas kritikas pieņemšanu un kaut kādas nē. Jo man šķiet, ka es pat nezinu, kā šitam labāk pieiet. Ir kaut kādas komentāru sadaļas, kuras es vienkārši neskatos. Kuras es zinu, ka tur nebūs neko jēga ieraudzīt. Pat ja tur ir labs komentārs, tas svars viņam nav pat tik, nedaudz citādāks kā sliktam komentāram. Zini, kā. Bet tad ir vienkārši kaut kādas
Zini kā, kritika ir tikai... Kritika ir tikai tik daudz, cik daudz tu esi insecure par sevi. Tā kā, nu. Es pat nezinu. Man liekas, es neesmu laikam par to baigi daudz domājis. Ne, es esmu par to domājis, bet es nezinu, laikam, kā noformulēt īsto domu. Es esmu tā kā... Es droši vien varbūt pret kritiku ļoti, ļoti izturīgs, kas man tā kā, manuprāt, nevar mani ietekmēt. Saprot? Saprotu. Bet ja ir kaut kādas insecuritātes, kas man, nezinu, tur vilkušās līdz no bērnības, vai ko citi cilvēki man svarīgi par mani ir pateikuši kaut kad, kas man ir iedzēlis vai kaut tam līdzīgi. Un ja tu to redzi, tur tajā komentārā viņš tāpatās tev iekikos. Kaut vai viņš būs, nezinu, pilnīgi bez garumzīmēm. Un tādā ritīgā Delfi komentētāju stilā ierakstīts, tāpat viņš tev trāpīs. Bet tas ir vienkārši, cik daudz, nu jā, tu pats esi vienkārši droši par sevi. Un ja man pašam jāatbild, nu, tad man ir diezgan safe. Nu, tā kā tāda izteikti nekā tāda kritika baigi man laikam nevar ietekmēt. Atkarībā arī ko definē kā kritika. Kritika jau ir... Kas tieši ir kritika? Jā, starp citu. Jā. Komentārs kritika. Tur ir komentārs kritika. Nu jā, nē, kritika ir arī... Kritika ir tā kā reāli... Labi, mēs te pārāk dziļo, iespējams. Kritika ir reāli kaut kāda disciplīna, kur arī starp citu, kur kritiķi sacenšās savā starpā. Tas labs pirkals. Tā ir kaut kāda argumentācija vienkārši, man liekas. Jā, starp citu arī. Bet cik tu pats esi paškritisks vai cik tu pats sevi mēdz tiesāt par lietām? Es kādreiz biju ļoti, un tad es mēģinu vienkārši to ritīgi laist vaļā, jo tas tā paškritika ir baigais fufels reāli. Tas ir paškritika vienkārši ir tas tavs kaut kāds tunelis uz perfekciju, tu tā kā mēģini to dabūt to kaut kādu... Paškritika ir perfekcionista instruments, sauksim tā, jā. Bet vienkārši, tāda lieta kā perfekcija, man liekas, ir kaut kāds pilnīgs fufels, tā kā, jo ko nozīmē vienkārši perfekcija? Tas ir kaut kāds pilnīgi izdomāts fenomens. Tu nevari gleznu dazīmēt līdz perfekcijai. Tā kā, kad viņi to perfekti. Tā kā, tas ir, tur ir simts dažādām acīm, viņi nekad nebūs vienādi perfekti. Tāpatās tu nevari mūziku nomiksēt līdz tur kaut kādai tikai perfekcijai. Ir kaut kāda artista, kas, jā, man vajag līdz tur perfektumam, bet ko tad nozīmē tas perfektums? Tā kā, man patīk šitas Franka Oceana, tas citāts pa vienā tajā Kanye Westa dziesmā. Tā kā, human being to a mob, what's a mob to a king, what's a king to a god, what's a god to an unbeliever. Tas viss vienkārši kaut kā sakārto sevi tādā gadījumā, tādās pozīcijās, kad beigās tā perfekcija ir vienkārši kaut kāds pilnīgs fufels. Un ja tu dēļ tā visa sevi iegruzī un neļauj dot uz āru savu kaut kādu jebko, vai ne? Ja tu patur vienkārši turpini sevī krāt vienkārši kaut kādas šaubas par to, vai tur būs kaut kas labs vai nē, vai tu pats esi pietiekami labs, vai tava māksla ir pietiekami laba, vai ne? Un es zinu vienkārši daudz ne pāris, bet tiešām ļoti talantīgus džekus, reperus, kuri savu tā paškritikas dēļ vienkārši nav reāli pašrealizējušies, diemžēl. Daļēji. Ir vēl citas mazas... Kritika, šaubas, droši vien apšaubīšana, savu lēmumu. Jā, tur ir tieši tā paškritika. Visi jau pārējie mēs sakam, vecīt, šitas ir amazing, šitas ir brīnišķīgi, tu afigēni raksti tekstus. Viņam pašam vienkārši nepatīk. Kaut kas tur nav līdz galam, vai krūtāk. Tad beigās tā arī tas viss vienkārši beidzās. Kur mēs esam? Atkal jau tas par to, kā tu teici, tas balans jāatrod. Balans ir jāatrod. Es īstenībā ļoti gaidu tavu albumu, Roļika. Man ļoti interesē tas,
kas tad būs tie temati, kam tu būsi pievērsies tajā albumā? Nu, dažus jau mēs, protams, zinām. Viņi tādi arī Tādi arī būs. Tu jau sākumā minēji, ka tu daudz raksti par nāvi. Un tad man laikam interesē, kāpēc tā nāve ir tas temats, kas tevi interesē tekstos. Kas ir tas, kas tev šķiet tas... kāpēc tas ir tas temats, ko tev svarīgi ir risināt? Pirms es mēģinu iebrist kaut kur dziļāk, kas varētu būt baigais purvs. Es saku uzreiz, tas man vienkārši kaut kā mistiski, ne no kurienes, vienkārši liekas ļoti pievilcīgi. Viens ir tas, ka es nezinu, es no kādiem tīņu vecumu, no tīņu gadiem jau man ir pa dzīvi tāds, ko mēs pie vēlna šeit darām, zini, kaut kāds tas eksistenciālismu, kaut kāds sajūta par sevi, par dzīvi un tā. Tāpēc man tas vienkārši tas liekas kaut kādā veidā romantiski, bet kaut kādā veidā vienkārši tā, šito biju domājis, bet man tagad būs pagrūti tā izstāstīt, bet principā Bet es varu šitā pastāvēt, padomāt. Tu vari padomāt, jā. Man ir tas notion apmēram, bet man viņa grūti, man liekas, ir izteikt. Man viņa kaut kādā uz papīra jāuzraksta, bet principā tā kā man tas vienkārši labi, es laikam. Ne, tu vari vēl padomāt. Jā. Man jāsaliek divas lietas kopā šobrīd prātā, un tad, man liekas, laikam tas izdosies. Es mēģināšu no šitās puses, jā. Principā, jā, par nāvi, par veco labo nāvi. Man pat, jā. Par nāvi, tas laikam, karoči. Tas ir kaut kāds laikam interesants pretnostatījums priekš manis arī repam. Jo repam diezgan izteikti ir klātesoša tā larger than life koncepcija. Jā. Ka visi grib būt nemirstīgi. Un tas pat nav, man liekas, ka tik daudz repā. Tas ir vienkārši par to, ka tev ir tā kā Tu neesi šeit uz mūžu, vai ne? Bet tev ir vienkārši kaut kas obligāti jāizdara. Tu gribi būt vienkārši nemirstīgs. Visi kaut kādā veidā grib būt nemirstīgi. Un tāpēc es nezinu, kāpēc man vienkārši liekas tagad forši ironizēt vienkārši par to visu lietu. Fakts ir tāds, ka tajā country mūzikā tas viss vienkārši baigi labi iet kopā. Un es pat diez vai Es pat diez vai būtu pievērsies country mūzikai, ja es to nedzirdētu jau pirms tam. Nav tā, ka es esmu izdomājis, ka otreku country mūziku nav. Tas jau vienmēr ir bijis. Tas ir tāds labs veids, kurā iet iekšā. Es vienkārši atradu, ka tas skan arī krūti, vai ne? Jo tā kā, es nezinu, kāda iemesla pēc, bet līdz manīm vismaz. Jo visa mūzika apmēram, visi mūzikas žanri, tur hip-hops pat ļoti agri 2000. Gadu sākumā jau bija tāds labs jau ticis pie manis. Country mūzika kaut kāda iemesla dēļ vienkārši nebija līdz manim tikusi. Man liekas, viņa būtu man ātrāk iepatikusies. Bet man viens draugs, viena no pirmajām country dziesmām, kas man reāli iepatikās, viņa saucās Oh Death. Tā ir tā kā veca Apalaču dziesma. Apalači ir tā kā reģions Amerikā, tur gar Kentucky, un tur tie Apalaču kalni. Un tur ir radusies tā vecā folk mūzika. Un turienes arī daudzas country, bluegrass, un viss tas ir radās, un tur viņam tās vietējās folk dziesmas. Ir tā dziesma, viņa tā ir tā kā tautas dziesma, Odette, principā par to, ka cilvēks dzied par saviem pēdējiem tur elpas vilcieniem, kā viņš tur jūtās, un kad nāvi nāk pār viņu tur augsto pieri un tam līdzīgi. Un vienkārši to dziedāja Džeks, kam tā kā burtiski, man liekas, bija kaut kādi 80 gadi un tāda veca balss. Un es vienkārši iedevu tādu to vaibu. Un es vienkārši nenormāli to sajūtu, jā. Protams, es netaisos pats baigi mirt speciāli pēc izvēles, vai ne? Tas nav manos plānos vispār, bet kaut kā tas
Nu, Tas skatīt, kaut kā tas atgādinājums par to, ka viņa vienmēr ir aiz stūra. Man liekas, vienkārši kaut kā iedod tev, kaut kā liek tev asinīm vienkārši plūst straujāk asinīs, kaut kā tā. nu jā, tā ir. Un man šķiet, tas temats ir ļoti tāds vērtīgs. Un ir labi, ka tu šo tematu īstenībā šķetini savās dziesmās. Jo mēs, man liekas, sākumā arī runājām par to, ka, nu, kad ir skatīties, kā tu teici, kaut ko kāds varbūt nav darījis vai kā. Un tu man šķiet, ka ir ļoti fantastiski, ka šis ir tas temats, par ko tu runā, jo tas ir kaut kas citādāks. Jo tas nav temats, ko bieži vien cilvēki mēdz iekļaut savās dziesmās. Nu, mēdz, protams, bet ne tik bieži arī īpaši Latvijā. Jā, man Ir reāli... tāda pietāte, bailes, varbūt kaut kas tāds. Jā, man reāli vai liekas ne? interesanti, kāpēc par to, ka tas ir bijis, tas ir vienmēr bijis ļoti, ļoti klātesošs temats vispār arī mākslā. Folklorā, starp citu, latviešu arī, vai ne? Ļoti, jā. Es taču arī esmu sāku arī šķietināt bišķiņu folkloru, iet cauri, kaut ko tekstos integrēt. Man patīk arī, man gribās arī bišķiņu to, man negribās vienkārši arī tā ritīgi blatanti, tāda amerikāņu kultūra nokopēt. Es gribu atrast arī šeit kaut kādus tīradiņus, kas ir kaut ko likt tiešām mūzikā, kas labi skan, vai ne? Un tā, jā. Tā, man nojauka doma. Nu, nāve, tas ir tāds, tas centrālā asa, ko viss tas albums grozīsies. Nu, droši vien tas tā varbūt vienkārši skan. Nē, īsti nē. Zini kā? Nāve ir vienkārši, jā, nāve ir tā, kas vienmēr glūna ap stūri. Jā. Bet tu pats esi vienmēr kustībā. Principā tas centrālā ass ir vienkārši par klejošanu. Tas arī ir tāds, tipā, tu vienmēr esi ceļā pretī, nezinu, iespējams zināmajam krodziņam, iespējams nezināmajam. Nākamais līkums var izrādīties HBZ kāds. Un viss kaut kas, vienmēr kaut kas ir stūri glūn, un iespējams tā ir vecā labā kaulainā, vai ne? Tu nekad nevari zināt, katrs moments var būt nākamais. Nu jā, un to jau ir īpaši skarbi liek apzināties, nu tie notikumi mums apkārt. Nu, es domāju, ka daudziem arī bija gammā, kad tu jā, pieminēji draugu, kurš labais dāma, kurš nesen arī diemžēl aizgāja viņa saulē, un tas arī, man liekas, liek tādu uzreiz tāds pamats, vai ne, ka tāda cita realitāte, ka tu no tava vidus kāds, jā, tad uzreiz arī tas pilnīgi cits jau tas skatu punkts, vai ne? Jā. Mēs pat paši pēc tam, kad uzzinājām to faktu, vakarā mēs reāli, jā. Mēs, zini kā, mēs bieži vien paši savās, tie, kas ir manējie tuvējie draugi, tā kā, protams, jokojot, jokojot, bet vienkārši, pieminam kaut kādu tur, šodien baigais kill myself vibes, zini, mēs lūkojamies godīgi, tā kā ar dažu labu dzīvesveidu, tā kā, var visādi gadīties, vai ne? Bet tad tajā brīdī, kad aizgājām uz draugs, mēs reāli saprotām, lai kā arī būtu, mēs tajā brīdī tiešām redzējām, kā tas ietekmē visus pārējos. Vienu cilvēku vienkārši aiziešana, tā kā, un tas ir tā kā, jā, Kārlis neaizgāja, tā var izklausīties, ka tā nebija pašnāvība. Vienkārši to saku tīri, tā kā, dažreiz liekas, ka, tā kā, vēlas kāda jēga dzīvo, tu nevarētu vienkārši nepamosties, bet tad, ja tu tiešām pieņem tādu lēmumu pa īsto, jā, un tu to tiešām izlēmt un izdarīt, tad tu redzētu, kā visu pārējo vienkārši, tā kā, cik tas ļoti ietekmē visu pārējo. Man reāli, es nebiju tā kā, man ir miruši vecvecāki un tam līdzīgi, bet pirmo reizi bija tiešām tā kā, tas bija draugs, ar kuru tiešām es ritīgi indulģējies arī tādā mūzikā, vai ne? Tā kā kaut kādās citās lietās, kas nav vienkārši tādas ģimenes lietas, bet tādas, tiešām, kas ir reāli arī daļa no tevis, tā kā tāpatās. Un tas reāli likās, tas tik milzīgs tukšums, tā kā vairākas dienas, pat gandrīz nedēļu vienkārši. Es nebiju neko tādu piedzīvojis, jā. Un iedomājies, tas, nezinu, tur kumulējās tādā vienā lielā vienkārši enerģijā, kas ir viss tas draugu pulks. Jā, dūsi mierā, Kārli. Un vispārībā, jā,
prieks par visiem, kas atbrauc uz viņu bērēm. Tur reāli bija, tā kā es nezinu, ģimene, man liekas, nebija aprēķinājusi to cilvēku skaitu, kas tur varētu ierasties. Tur reāli 2/3 stāvēja ārā un aizvadīja viņu, tā kā, jā. Tas bija jauki. Kas ir tas, kas tev pašam, piemēram, dzīvē tevi motivē? Kā tu redzi? Kas ir tas tavs dzinēja virzulis, spēks? Tu zini, ko es tev pateikšu, Kristīna? Nu, Klausies, pasaki. es tev pateikšu. Nu, Es negribu domāt par neko kā tādās kategorijās kā motivācija. Nu, varbūt tas beigās atgriezīsies pie motivācijas, bet man liekas, ka, zin kā, mums jādomā kā cilvēkiem, mums jādomā nevis motivācijas vai pat disciplīnas veidā. Mums ir jādomā ieradumu veidā. Jo zini, tagad ir modē tas teiciens, tev nevajag motivāciju, tev vajag disciplīnu. Pareizi, tas ir tagad modīgākais teiciens visā Instagramā. Bet kā tev liekas, Kristīna? Nu, spērvaļā. Kā tev liekas, smēķētājs ir vienkārši disciplinēts tabakas kurītājs? Viņam tāds pieceļos no rīta, šodien plānā, 20 cīgas, nav motivācija, bet man ir jādisciplinēs, jo man ir jāizkurī šīs 20 cīgas. Nu, diez vai viņš tā domā, bet viņam tas ir kaitīgs, bet tas ir ieradums. Un tāpēc, man liekas, ir jādomā tādās pašās kategorijās. Man šobrīd ar džimu, man liekas, tā ir. Ka man ir tā kā, ja es neesmu bijis 2 dienas uz džimu, man kaut kas niez, man kaut kas nav patīkami, man vienkārši jāizdara, un tas ir kļuvis par ieradumu. Tad, ja tas kļūst par ieradumu, tad tev, man liekas, baigi daudz nav jādomā, kas tev tur, lai tev kaut kas draivot, jo ja tev ir tie pozitīvi ieradumi, viņi tev vienkārši novedīs pie, tev ir vienkārši sava aizraušanās, tā kā, pieņemsim, Es baigi nemēģināšu prasīt, kāpēc tu esi, pieņemsim, raidījumu vadītāju, vai ne, kādu misiju tev tas palīdz pildīt pasaulē, un kāpēc tu izvēlējies kļūt par raidījumu vadītāju, vai ne? Es te nekad neprasīšu tādu jautājumu, jo tas vienkārši, uz viņu nevar atbildēt. Es nevaru atbildēt, kāpēc es esmu kļūst par mūziķi. Viens patīk vienkārši, tā kā, zini. Bet vienkārši tas, kā es caur šo mīdījumu varu vēl kaut kādas papildus lietas darīt, kas tiešām cilvēkiem kaut ko nozīmē, nezinu, vai tur kaut kāda labdarība vai tādas lietas. Tas jau ir atkarīgs no tā, cik es vienkārši spēju labi atbildēt, pieņemsim, uz īsziņām, vai ne? Tā kā, un lai es varētu pietiekami labi atbildēt uz īsziņām, man nav sev jāmēģina sev nevis disciplinēt, bet kaut kā dabūt to, lai tev vienkārši neatbildot ir gaļaks. Es nezinu, vienkārši jātīst to par ieradumu, man šķiet kaut kā tā. Klausies. Albums jūnijā. Tūre, jā. Var atrast kaut kur, jau tur jau. Biļetes bez rindas, lūdzu, ejiet, nopērciet biļetītes. Būs visās 5, visos 4 Latvijas novados un vienā pilsētā. Jā, es gribu konceptuāli, es gribu izceļot cauri, lai tas vienkārši caurstrāvo man tā albuma būtība. Albums sauksies Ekspedīcija, Tripiņš, jā, un lai tas nav tā, kā amerikāņu mūziķiem, kas brauc pasaules tūrē, bet aizbrauc tikai uz Eiropu un Ameriku, vai arī tā kā kaut kādās Latvijas tūrēs mūziķiem, kur nekad neaizbrauc uz Latgali. Es tomēr gribu arī aizbraukt uz Latgali. Tā kā, 18. jūlijā būšu Brankās, Branku Brančotavā, tad 25. jūlijā būšu Kaļķu kvartālā Kuldīgā, tad Fonstricka villā 6. augustā Rīgā. Es saku, būs izpārdots biļetes. Tad Zeitā 14. augustā. Cēs pusē, jā. Jā, un tad Rancāna pagalms Reizeknē, tur blakus Ausmiņu kebabam. Super. Jā. Es domāju, ka ķeriet ciet, jo visas šīs vietas nav gluži arēna. Tas nozīmē, ka tur varētu būt, ka tur būs tur ir country vibes. Leģendāri. Es domāju, šī ir unikāla iespēja, jo pirmie konči country vibā vairs vēl nebūs bijuši tā kā tev. Un nebūs iespēja to. Jūs būsiet pirmie, kuriem būs iespēja to piedzīvot un pieredzēt. Jā. Un tieši ekskluzīvi tas būs tieši pārdomāts koncepts. Tas nav
tas nav pilsētas svētkos, kur tev obligāti jāizpildās 50 minūtēs, ja ne, tev nodzen nost, un kur vienkārši ir uzbūvēts tā, kā ir uzbūvēts viss. Mēs to būvējam pa savam, un mēs tur būs danči, smiekli, idejas, un paraudāsim arī. Roļiks un danči. Būs nāve, bet tikai aiz stūra glūnēs. Līnīdējas. Pamēģināsim. Labi, tad tev būs arī cepuri kaut kāda, vai kā tu būsi? Cepuri vai man būs kaut kāda? Jā, kaut kāda country dziedātājiem, taču ir tās cepures kaut kādas. Kāds cepuri? Kauboja cepuri? Kaut kāds vai tu ne? Vai tev būs kauboja cepuri? Tas ir jautājums. ka Tas ir būs. jautājums. Man jau te viss būs. Tev būs viss? Atnāks uz kādu konci. Es domāju, ka es aiziešu. Jā, Uz es ar kauboja negribētu cepuri. laist to garām. Jā, Tā. jā, tā kā jūs arī noteikti. Ķeriet ciet, un jūnijā jauno albumu arī noteikti. Un šis ir tas stāsts, kurus arī gribu sacīt, noteikti jāieklausās vārdos. Absolūti noteikti. Nu, tāda ir domiņa, jā. Jā. Paldies tev. Man liekas, ka labi parunājām diezgan ilgi, ne? Man liekas, ka labi parunājam diezgan ilgi. Cik ir pulkstens? Daudz? Jau 10 vakarā! Ak, tu Dievs! Sapcīt, man ir gredzeni, bet dzēja. Šitādi. Tas ir no Bruno. Jā. Jā, viņš man klipiņā būs. Jā, viņš bija arī gamā. Viņš man satika, aizskatoja un uzdāvināja gredzenes. Jā, to Forši. viņš teica no karotēm pareizi. Jā. Tās ir latviešu Tas karotītes. ir nevis tādi karotītes. džeki, kas apdāvina meitenes aizskatoja. Sekojiet maniem džekiem. Tiksiet apdāvinātas zeltenes. Tāpat kā šī zeltene. Paldies tev, Kristīna. Paldies tev, Roļika. Podkāsta draugi Spilva, Labreins.